free. Halo. Nu, kurš ir lielais hakeris? Kurš ir datormeistars? Tas viens sen, ka tu instalē kaut kādus cietos diskus un... Drivers. Tu maz zini, kas ir drivers. Es nezinu. Es tā dzirdējis. Un tad nav nekāds sakars ar auto. Esam atpakaļ Kāļa istabā. Esmu vēl biezāk saģērbies kā pagājušo reizi. Man liekas, tagad bija šī siltāka. Jūs bija šī iekrunā, ka mēs mācām pedlu spēlēt. Man es sēžu tieši pie sildītā. Tu sēdi pie sildītā. 35 grādu uzlikt, tāpēc man moška bija siltāka. Jā. Es aizmirsu uzvelkt kreklu, tāpēc man tagad ir augsti. Krekls īstenībā ļoti daudz ko dara, ka tev kaut kas. Zem pufaiks nekas nav? Nē, nu man ir zem pufaiks. Tas būtu pavisam jocīgi, bet man ir hudijs. Bet tā kā... To šalla vēl ir. Man vēl ir šalla, man ir cepuri arī. Bet es varētu cepuri novilkt. Jā, cepuri tik daudz. Es tieši šodien papis cepuri. Es maucu autobusu, man liekas, es novilku cepuri, lai uzvilktu austiņas, viņi tagad palika kapucē. Un tas gāja pie iela, un tas kāpēc es pliku galvai? Es apjēdzu, ka esmu papis savu cepuri. Jā, man ir tā paranoja, ka es pazaudēšu cimdus, tāpēc es ļoti par viņiem domāju, jo man ir vieni tādi biezie labie cimdi. Nu, tagad pasties viņiem. Var jau redzēt, ka viņi ļoti labi. Bet man likās, ka viņus esmu pazaudējis jebkodā kafēnīcā. Bet izrādījās, es visur izmeklēju, es vēl teicu, ja jūs atrodat cimdu, lūdzu, pasakiet man, vai paglabājiet. Bet izrādījās, atbrauc mājās, un viņš bija vienkārši rokā, tā kā muļķim. Es visur izmeklējos. Es katru gadu papišu vismaz 2 cepures, 2 šaulus un tam līdzīgi. Bet vienīgais, ko es neesmu vēl papišu, ko man likās, ka šogad papišu, bet beigās nepapišu, ir ko man vecu stāv cimdi, kam kaut 100 gadi. Es domāju, kāda iespēja, ka tos nepapišu. Viņi kaut kā mans vecustāvs no debesīm piesakā, lai vienīgais, ko es nepapišu, esmu papis citu veidu cīmes, bet tie man vienīgie, ko es nekad neesmu papis. Tie ir kaut dūraini? Viņi tā kā mednieku cīmi, ka tev tā kā rādītāji priekš un īkšķis, tev izvilk laukā. Un tie sānā 3, viņi tā kā savienoti, lai to šautu pistoli. Jo parasti savienot 4, jā, bet tev ir savienot 3 un 1%. Esmu gatavs. Es neesmu izgājis to aizsardzību, ja nāk Krievi iekšā un tam līdzīgi, bet man ir cīmdi gatavi šaušanai. Kas ir diezgan labi, jo diezgan palīdz. Ja tev ķipa dūrēņi, tu nevar šaut. Visiem būtu pistoles, viņi nāk iekšā mūsu skaistajā valstī. Viņi nevar pašaut pistoli, bet es vienīgais varētu šaut. Jo man liekas, tieši tagad ir labs brīdis, kad Krievijam varbūt iebrukt. Viena lieta ir, tur NATO tur brūk kopā, bet otrs ir tas, ka Krievija ir kaut kāds nereāli augsti. Viņam Kamčatkā ir kaut kāds tā kā, es nezinu, metru augsts sniegs. Vairāk, tu biji ķipā... metriem augsts. Ķipā, tu biji tā bildi, kaut tās milzīgās ēkas, kaut 12 stāvi. Un kaut kāds fujiks tieši komentēja, kas bija tur ļoti augsts, kas bija mazāks, bija laikam līdz 3 stāvam sniegs. Šogad ir 1. gadu, ja būs 7. stāvam sniegs, vienkārši, kad tu biji 7. stāvā dzīvo, tu attais logu, to visas sniegu, ja tu nezinu, tas kupanā bija 7. stāvā. Jā, un kad ir cilvēki mirst, tādēļ. Pusdien labs laiks, kad ienāk Latvijā, jo mēs viņus ļoti gaidām. Nāciet mūsu atbrīvot. Jā, nāciet, arī tās. Mīļie lielie brāļi. Austrum kaimiņš mīļais. Jā. Nāciet pa mums. No šīs fašistiskās siliņu valdības atbrīvojot mūs. Bet kāda ir veida, kā tu varētu nomirt sniegā? Tagad tev sabruk jumts, tas ir viens, ko es varu iedomāties. Tie Kamčatkā? I guess tur ir daudz dzērāju, es pieņemu. Un tā kā viņi droši vien nosāls, un tas varētu būt lielākais tā kā es teiktu, tas biežāk. Procents. Jā, ka tu ej mājās un tu aizmies kupanā un viss. Man čoms, viņš kaut kas ir katram otram Krievam, kas dzīvo Kamčatkā, viņam ir risks, ka viņam tā notiks. Pusi no čaļiem nomirst tādā veidā, un otra pusi, ka tu iesauc armijā un tev nošauj drons. 80% no nāvēm Kamčatkā vai tu kupanā nomirst vai Ukrainā. Bet Krievija, es domāju, ka viņiem sāks iet labāk tagad Ukrainā, jo viņiem tūlīt ieradīsies ļoti, ļoti spēcīgs ierocis vārdā Vitālijs. Viņš tikko arī atceries Vitāliju pranksteri. Vitālijs. Viņš bija cietumā kaut kādās Filipīnās, man šķiet, vai tāda veida valstī par kaut kādu stulbu joku. Un tad viņi deportēja uz Krieviju, un viņi laikam pat taisno aizsūtījuši fronti. Cik es sapratu, vismaz kā viņš teica, kādā video, ko es redzēju. Gan jā, ka viņam būs kaut kādi vlogi jātaisno
viņš ir prankot, tas PTSD fujaks no Dagestānas, kas 6 mēnešus dzīvo Eleksijos. Viņi jau tā bija nojūgušies, viņi tagad vēl pusgadu dzīvo karā. Pranks, es viņam, pistoles viedā ieliku banānu. Viņš vienkārši kulakē nositīs. Viņi momentāli izvērās, viņi tiešām nosodīja tā savu, Jā, jo es domāju, ka ir tie kaut kādi daži influenceri, kas Krievijas government patīk, bet man liekas, ka Vitālijs varētu nebūt viens no tiem. Viņš gan jau ir kaut ko, viņš ir kaut kāds opportunists, viņš gan jau kaut ko sliktu pateicis kaut par Krieviju un kaut kā. Viņš tie LA dzīvoja visu laiku. Gan jau uz viņu skatās tagad uz Amerikāņu, viņš ir tāds ieņķis, viņam nav. Viņš jau nav dzimis, viņš visu laiku dzīvoja Amerikā, bet dzimis tikai Krievijā. Viņam nav baigās sakais Krievijā, man liekas. Vai tad man liekas, ka viņš atbrauc no Krievijas un tā kā, viņam ir tāds normāls Krievu akcents un tā, viņš ir Krievs. Krievs no Krievijas. Izklausās, ka viņš tā kā, ļoti jauns bija, ka viņš pārcēlās uz ASV. Viņam nav baigais tāds akcents. Jo es varu iedomāties, ka Krieviem varētu būt tāds, jā, šo čalvegi, tas būs smieklīgi, ja mēs viņu nogalinātu karā. Es varu to iedomāties. Tagad tas Teksas fujaks, tas amerikānis, kam iesaukt Teksas, tas vecais, kurš tā kā Maucis Doņiesku filmē, we are Russian liberators, all up Russia, un to beigās, ko izvaroja nosita. Man patīk tie jaunie video, man nepatīk īstenībā, bet kad tie video, kur kaut kādi afrikāņi ir, kā pie... Jā. Tikai kādam afrikāņam uzlikt kaut kādu bumbu. Jā, kas dzīvā mīna vienkārši skrien virsū. Un viņi kaut kā rēc pa viņu. Žēks kaut kas tas terrified. Loģis, tev uzliek mīnu, tev citā valodā kaut ko saka, un tu pēc toņu var pateikt, ka viņš to neuzskata par čomu. Jā. Tas, ja man uzlūk mīnu, kāda iespēja, ka es tikšu mājās pie ģimeni. Vai kur bija no Āfrikas kaut kāds, burtiski kaut kāds tribes savāks, viņi dejo kaut kādu tribal deju, tā kā Krievijas armijas drēbēs, un kaut kāds fujaks rēs ir, buļājuši te fujak, tu pirmie nosprāgs. Tad es smēju, ka Āfrikāņi bieži atbalsta Krievus, kad tos komentāros, moši tie boti, bet moši tie īsti cilvēki. Ne, viņi atbalsta, man liekas, ka viņi vienkārši nav pārāk gudri daudz. Jā, viņiem ir mazs izglītības līmenis Āfrikā. Plus viņiem tā kā Russia TV, tas RT, tas Russia Today vai Russia TV, kā viņi sauc. Viņi ļoti liena tā kā Āfrikas valstīs, ka, teiksim, tā nav ķipa, tu paliec Āfrikā viesnīcā, tev no rietumu televīzijas tikai Russia Today. Tā nav ķipa CNN vai Ukraiņu ziņas, loģiski tā nav. Viņi tur visdienas skatās, kaut kādas Krievijas ziņas viņiem tā kā. Tāpēc viņiem tā ķipa, actually, I love Russia, it's a very cool country, I can't wait to visit tās. Viņi jūs ienīs, nahuj. Viņi jums nestāst kā cilvēkiem, tas neēģēs. Viņi pat viņus neienīs, viņiem vienkārši viņi liekas tā kā kādi. Citas suga te nav cilvēki. Mēs esam Baltija, Krievi, ķipa Eiropieši, amerikāņi, pisvīņas, bet Āfrikāņi, tie jau, nav, nahuj, cilvēki. Ņēgri, nahuj. Tu pamēģini, aizies kaut kādā bārā, mēģini Maskvā nokuļīt kaut kādas vietējās meitenes, ja tu esi kaut kāds ganas. Pasties, kā tev. Man liekas, viņiem izdevās. Man liekas, ka Krieviem patīk Āfrikāņi. Viņām mošķi jā, bet tiem čaļiem, kas bārā sēž, kam bail iet pašiem pie meitenēm. Viņi vienkārši ejam pie meitenēm, man ko bail. Ejam nosistos nēģēs, ko viņi tu, pasties, kā viņi dejo, nahuj. Nē, bet īstenībā es esmu pamanījis, ka tie Krievijas tā kā white nationals ir ļoti frustrated konkrēti. Viņiem... Jo viņiem imigrācija palielinās, viņiem diezgan liels struggles. Viņi importē ļoti daudz indiešu, īpaši tagad, jo tev nomiruši kaut kāds miljons cilvēku. Ķipa. Viņam islām ticīgai ļoti daudz. Jā, savu īstenībā, tur tiešām, man liekas, nav tāpat, ka tur ir kaut kāds baigais racism, ķipa. Tā ziņa, kaut kā Maskavā, piemēram, tur kaut mazāk 50% ir baltēķi Maskavā. Jā, bet es domāju, ka viņi ir diezgan rasistiski. Es domāju, ka Krievu vajag pieņemt. Nē, viņi ir rasistiski. Jā, viņi pazīst dažus Krievus. Mēs bijām uz kādu futbola spēli, un viņi tā kā runāja par banāniem Krievis. Es nesapratu, ko viņi saka. Viņiem likās ļoti smieklīgi koncepts, ka viņiem maksātu banānos tiem spēlētājiem. Kas pa man bija pēc, viņi neies jau obligāti vilkt mežā un pakārt viņas, bet nekad viņas nepieņems kā daļu no Krievu kultūras. Kaut fujaks no Ganas apēc kaut vietēju Krieviju. Tagad bija kaut ziņās, kaut melnā sieva, kas bija pārcēlusies Krievijai. Viņa tāda, tu Amerikā beigais rasisms. Tu Krievijā īsmā forši. Tu nedēļu vēlāk uz ielas nodauzīja kulakiem. Tu viņi filmēja video, ķipa, palīdziet man. Mani piekā uz ielas un sauc pēc neģeriet tāds. Tu aizmauc uz Krieviju, ko tu... Cik tu nahuj, naivs, es, ka tev liekas, ka Krievi mazāk rasisti. Būs viena no briesmīgākajām valstīm tādā ziņā. Jā. Ja tu liekas, sauc, Amerikā uz mani tā dīvainis, kas ieja veiklā mums, tas apsaksta, kas skatās uz mani. Jā, Krievijā tu nahuj kulakiem uz ielas nodot, tikai dienas vidū pie Maskavas galvenā tā doma laukuma, tev nahuj vienkārši nodaus čaļu un tev neviens nepalīdzēs. Tas ir viņam cita līmeņa rasisms. Jā.
Tu noteikti aizgājis kaut kāds indiešu, Krievijā algoritms, tas man ļoti patīk. Tā man sūta, ka viņi tur kodām. Tas jautri. Tas ir milzīgi, jo tiešām tā kā ļoti daudz tas saturs, viņam daudz laika, tur ir daudz komentāru. Tas tāds kaut kāds, laikam viņi nesen ir. Viņi uztaisīja kaut kādu kontraktu ar Indiju, kaut kāds, ka viņi palīdzēs ar workforce, so tā kā ļoti daudz šobrīd ievāc. Bet runājot par imigrantiem, emigrantiem, kaut kas, no kā es gribu dzirdēt, kaut kas, par ko es gribu dzirdēt no tevis. Ir viens cilvēks, kas šodien Latvijā ir pēdējo dienu. Jā, tiešām. Pagaid, 19. viņš lidoja. 21. janvārī, kas ir šodien, kad mēs ierakstām. Tagad tieši viņš māks lidot. Viņš šobrīd lido uz Vāciju. Un viņš šodien lika tā kaut kādas stāstības Instagramā, es redzēju. Tā kaut kāds tur, bet tas tā atvadas no meitas, tas ir pats grūtākais, tie brīži. Cik es atceros, tu man sūtīji, ka tu skaties šo Dāvida Krūmiņa interviju. Man vēl nebija iespēja redzēt, bet es zinu aptuveni, kas ir noticis. Tad, principā, beigās viņš tomēr bija tas džeks, kā mēs arī teorizējām, kurš bija tajos fotomis, kurš mēģināja nogalināt kaut kādu albāņu gangstu. Tas bija, obviously, viņš tā kā, viņš tieši pazuda no storijiem, cik Latvijā ir tādi čuvaki, arī frizūra bija tā pati. Tāpēc, bet tad ļoti interesanti, ka ķipā, viņi paņēma par to, ka viņš bija nolagos, lai nolaupa kaut kādu kokaīnu dīleri. Tad viņš pazuda no storijiem, tad viņš pēkšņi bija atpakaļ Arnīts Oliņas storijos pie vecās savas bērnu mācas aizgājis kādam dažām dienām. Tas bija, kur mēs par ko mēs runājām pēdējā epizodē. Tad viņš mēģināja atgriešanās, ka viss tev ir savu bērnu. Viņš viņam bija domājis, ka lai man neizsūdz Vācija, man jāprāt, pasies, man ir sieviņai mazs bērni, viņš tikko piedzimis, ne jau jūs man sūtīsiet, labi, netiniet tālāk, nestieties viņas storijas, kāpēc neesmu bijis 2 gadus, bet ne jau jūs man aizsūtīsiet no mācu un bērnu. Bija ļoti smieklīgi šajā intervijā, ka viņš laik izmantoja cilvēktiesību pārkāpumus. Pirmkārt, kas tas ir par intervētāju? Kāpēc viņš vienmēr tik stulbi apģērbies? Tas ir kaut kāds puses, es nezinu to šovu, bet man ik pa laikam izmet kaut kāds, tas ir kaut kāds EHR šovs, ko vada šitas dīņas kaut kāds, kas intervēja, un Inters Busulis. Tā kā viņi ir divi. Kopā vada? Tas šovs saucās, vai viņš un Busulis, vai kaut kas tāds, bieži kaut kādi klipi, kur viņš un Busulis sēž. Tad raunamā Busulis kaut kādu EHR klaunu kaut kādu intervēju. Es pat neko nezinu par to čalu, viņš varētu būt lielisks vadītājs, bet viņš vienkārši vienmēr apģērbies kaut kādā no sērijas emoji, džemperī ar kaut kādu stulbu cepuru, tā kā kaut kādam 13 gadiem. Viņš ir saģērbies oficiālā kostīmā, ka tev ir 41 un tev meitenē 17. Tu spēj nosēkt, ka šis fujeks, viņš izstāstās. Oficiālajā es tiekos ar 11 klasnieks kostīmā. Es ticu, ka viņš man liekas, ka tas Dāvis tajā intervijā, ko stāstīja, tur bija cietumā, būs bailīgi, bet būs ok, tur būs ok. Viņš kaut kādā veidā nav bail, ka tev pisīs dievs. Kaut kā tā debila pagaidā. Tas veicina tiešām sūta tagad uz cietumu. Nav vēl ziepes nomēs, ka tev pisīs dievs. Viņi tiešām izvaros albāņu, tagad nevajag tā jokot. Tu vari tā jokot cilvēkiem, kas, nezinu, moškri viņam kaut mazliet, bet viņi jau tiešām mocīs mošķi cietumā. Domā, viņi mocīs? Bet viņš jau viņu domā, kas tur notika vispār? Tu droši vien labāk zini. Es tik sīk nezinu, bet viņi nolgoja, bet tie bijušie leģionāri kaut kādi. Un viņus nolgoja, lai viņi nolaupa kaut kādu lielu albāņu, tā kā narkodīlai vienu no galvenajiem. Lai viņi nolaupa, un tas viņiem neizdevās. Bet albāņu mafija ļoti liela. Kāds viņi neizdevās? Jo viņi vienkārši atklāja, ka viņi to plotoja. Viņus atklāja, jā. Pirms viņi kaut ko paspēja, viņus atklāja, ka viņi plotoja kaut ko. Es nezinu, ka viņiem kaut kas, tur mentiem pateikt, vienalga. Bet tas tās, ietekmīgs čalis. Un to Dāvidu jau kaut kādu nedēļu pēc tam, kad viņi aizturēja, viņš gaidīja, ka viņi pēc mēnešiem 2 izsūtīs. Viņu uz ielas sadūrīja kaut kādi cilvēki, kas gan jau bija tie albāņu mafijas. Kas viņi tā ļoti nopietni, tā kā agrāk bija kaut kāda krievu mafija, kaut kāda mafija, un tagad albāņu mafija ir tā kā lielākā Eiropā. Albāņu mafija ir iespējams lielākā pasaulē, jo viņi kontrolē arī Dienvidamerikā. Jā, tajā mošā meksikāņi ir diezgan liela. Nē, bet tur arī kaut kādā, es kaut ko lasīju, dzirdēju, ka tā kā albāņu mafija ir ļoti liela paļboma. Tā, ka lielu augstu līmeņu mafijnieku, viņiem mēģina nolaupīt, tad uz tevi ļoti nopietni apvainosies. Viņam ļoti daudz cilvēku visur. Tad viņi uz ielas mēģināja sadurt, un plus viņi ieliks jau Vācijas cietumā, tu gan jau tur pilns kaut kādiem. Pilns ar albāņiem. Jā, tu vienkārši, plus kas ir Dāvis Krūmiņš, viņam nebūs baigā aizsardzība. Tad, ja kāds tas fujeks vēl dusmīgs viņam, viņš vienkārši vēlas, lai viņi sadur cietumā atkal, viņi viņam sadurs. Mošiem būs viss fine, bet es nebūtu šokā, ja viņi nodur cietumā, tad šo
ja tu nolaupi kaut kādu lielu mafinieku, tad tev labāk, lai tev izdodas, ja tev neizdodas, un viss zina, kā tev sauc. Tev, un to jāsēž vienā vietā 12 gadus, kur ķipā, tā jau cietumā par kaut kādiem 600 eiro to sadurs kaut fujeks. Viņš visu mūžu sēž, tu vēlies nopelnīt naudu, sadurs šo diņķi, aiz viņu nav nekāda aizmuguri. Pohuj, vai, man nav ko citu iesāks tieši sadurs šo fujeks tagad. Jā. Smagi būs, jā. Nē, moši tur ir kaut kāds franču leģionu fujeks vēl vai kā, es nezinu, bet jā. Jā, es nedomāju, ka citi cilvēki baigas, ja tev Albāņu mafija un viens Dāvids Krūmiņš, lai tu iet, riskēt dzīvību, ko Dāvids Krūmiņš. Jā, un tie albāņi, es nezinu, viņi ir bailīgi. Tiešām, kad es arī, man liekas, podkāstā stāstīju, ka mēs bijām Albānijā un ka tur pēkšņi pūloja apkārt. Tas bija viņš, tas, ko mēģināja. Kaut kāds 50 melnas krūtas mašīnas, tā kā, viņiem ir naļiks ķīpa. Tas bija tas fujeks, ko Dāvidam vajadzēja nolapīt. Tu redzēji, kā viņš tev kolonā 50 mašīnā. Jā, un bija tāds, tā kā viņi nerespektēja vispār kaut manu ceļu vai tā kā viņi nerespektēja vispār. Letiņš, kur ir Letiņa mafija, kur ir latviešu mafija? Tie mums bija tikai Hartonova. Tie laikam es nezinu, Krievi, kur ir kaut kāds Liepiņa mafija. Vītoliņa, Liepiņa. Bobeļa Liepiņa un Vītoliņa ģimenes apvienojās. Jā. Tā būtu laba mafija. Zīles mafija. Bet smieklīgi. Plus es domāju, cik jau kaut man čomu tā tu Dāvids mēģināja milzīgo piķi nopelnīt un ģim neiznāca. Bet man liekas, ka tāda operācija viņam samaksātu, es teiktu, 15,000. Es nedomāju, ka viņam maksātu kaut 200,000. Tev ir kaut 6 fujeki. Kopā viņam samaksā 100,000, viņi sadala. Es nedomāju, ka pat ja viņam būtu izdevies tas plāns, viņš nevar tā kā visu mūžu dzīvot no tās naudas. Ja tu nopelni kaut 15,000, vai nu tev bļa ieliek cietumā uz 15 gadiem, vai tev bļa Albāņu nošauts, man liekas, nav baigi izdevīgi. Jā, tas neliekas izdevīgi. Es nezinu, cik viņiem maksā, bet cik es zinu, kādā nozieguma pasaulē, cik par tādām lietām maksā tev. To nemaksā kaut kāds insane summas, ko nav kaut 200,000 pa galvu tev. Plus ir tie leģionāri sēž. Tādu galvu, tā kā... Tāpat es domāju. Tādu galvu, ko... Tu viņš savam kaut kāds leģionārs, kam nav darbs. Ja būtu vēlas, viņš fiks nopelnīt 10,000 pa vienu vakaru. Nolaup vienu fujeku un viss tagad. Viņš pat nav, viņš pat nedzīvo Latvijā, teiks, viņš tikai dažas dienas Latvijā aiziet fiks nolaup, nomet tur. Nebūtu 10 pakts vienā vakarā, viņi to dobuļo, davai. Kaut kāds actions, bļa, inčīgi, es jūtos kā nahuji, bļa, James Bonds. Jā, es gribētu uzzināt arī, kas tieši nogāja greizi. Es pieņemu kaut kādiem Albāņu mafijai, gan jau ir kaut kāda, nezinu, kaut Latvijas government, kaut kāds tur insiders, kurš tur noklausās kaut kāds jautājums, jā. Vai kaut kas tāds, bet tagad tas varētu būt arī tik stulbi, ka viņi vienkārši izdarīja kaut ko ļoti stulbi. Gan jau kāds, ja tur tik daudz cilvēku iesaistīt, kas viens otru baigi nepazina, tad gan jau kāds bija tā kā pirms tam kaut kādiem sūdiem vai mentiem bijis. Viņš jau labi ziņošu par kādām lietām, ja jums vajag. Viņš jau ko mums piedāvāja, nolapīt šito lielo čali. Tad nodevai to atsūt informāciju. Noklausīsimies kaut kāds telefons, tur franču leģionu fujekiem, kas to varētu darīt. Tas arī smieklīgi, ka Dāvids Krūmiņš stāstīja intervijā, ka viņš jau ielauza uz dzīvoklī, viņam paņēma telefonu, un viņi man jautāja, kāds tev pinkods telefonam? Un es viņam pateicu, un tas īsmā, es vēlāk apjēdzu, ka tas cilvēku tiesību pārkāpums. Bet, to jau nav jāsaka pinkods. Tev nav jāsaka pinkods. Nesaka. Kā tu nezini tādu lietu? Es to zinu. Tu esi profesionāls noziedznieks, kas sēdēs cietumā. Tu nezini, ka tev nevajag mentiem neko teikt, ja tev apcietini, pasaka, labi, no valsts advokātu, un man nav ko teikt. Un tu toči nesaki, man pinkots ir 7, pagaidu, 7, vot, kad tiec iekšā. Viņš, tas bija cilvēku tiesību pārkāpums Eiropas Savienībā, tu skatās pārkāpums, kaut kāds ielēna telefonāts, ne, viņi neielīja. Ja viņi būtu uzlauzuši kaut kā uz vietas, vai ja tev situši un lika ielausties, tad jā, bet viņi tev pajautāja, veids, kāds tev pinkots ir. Un tu viņiem pateici, tu pats nahuj loksies, kāpēc tu sāki savu pinkotu mentiem. Un viņi tiek iekšā, ka viņš taču yeah, let's go, let's kidnap this fucking viņi visi tiek iekšā. Un tad, man liekas, tad viņš tu man jautāja kompim paroli, un tos pateicu. Tās vienkārši beidz teikt visu. Beidz teikt tas parols. Pasaka, es vēlos advokātu, un labi, es apcietināts. Pasaka, es panikā nevaru pinkotu atcerēties. Tev pat nav jāmalo, vienkārši šoku, bet es neatceros. Esmu šokā, man sākās toksiskais šoks no apcietinājuma. Jā. Es nezinu savu pinkotu piedot. Un viņš pa visu sūdžos, tas bija cilvēks, tas ir pārkāpums tāds. Bet noziedznieki gandrīz vienmēr kaut kā runā. Jā, gaiss daudz ir dūmīgi noziedznieki, bet es skatos tos kaut kādus Amerikas mentu footage klips, un viņi vienmēr kaut kā viņi sāk spauzot. Viņam, amerikāņiem ir grūti nerunāt, varbūt viņi ir extroverti. Viņi vienmēr kaut kā spilvo beans, viņiem sākumā nē. Un tā viņi tādi, bet šitais, un ko lēnām viņi sāk runāt. Un tas ir tik āvies, tev mēs pīs galvu kaut kādu. Es saku, būtu gan jau viens no inžigākiem darbiem, ka tu esi no tiem mentiem, un tā savu mums jāmēģina dabūt, lai viņš kaut ko pasaka.
tās taktikas ļoti inžīgas. Es zinu, tu nebija vainīgs dzīvē, bet man vajag zināt, ka, kas īsti notika. Kaut kas veids, ka tu biji tajā mašīnā, bet jau nebija, vai ne? Kāds saka, es tev tāds, nē, es nebiju. Bet beigās tas, pēc kā laika labi, mums ir video, ka tu biji mašīnā, tad viņi tev dabūja, ka tu pasās savu stāstu, labi, mēs zinām, ka tu melo, mums ir videos, ka tu esi mašīnā. Pats saka, es īstenībā biju. Jā. Gan jau, tu viņu sašāvi. Draugi jau tev nodeva, viņi jau visi stāstīja. Jo viņi vienmēr mēģina tev tā kā, tev dod tā kā kaut iespēju, tas nebija tik traki, jo, labi, mēs zinām, ka tu viņu sašāvi, bet, gan jau, bļaļ, viņš pa tev šāva, ne? Jā, es pamāšu, īstenībā mums ir vēl viens videos īstenībā, ka tu pirmais sāk šaut. Tas, labi, actually tagad. Jā. Kas te nav? Es tikai aizēju kāds ūdens. Es vakar skatījos kādu video, kur bija kaut 3 fujaki, brauca mašīnā, un viņi izdomāja, mest akmeņus tā kā pretīm braucošajām mašīnām. Un tad viņi trāpīja kaut kādās 6 mašīnās, bija kaut kādi minori cietušie, un tā viņi trāpīja vienā mašīnā, un viņi trāpīja kaut kādai 20-gadīgai meitenei smadzenēs, un viņai visas smadzenes izkrita ārā pa logu, un tā kā tas bija kaut kāds... Cik liela tā apkavības, un tad viņus tur arī visus 3 noķēra, un viņi sākumā tad, nerunā. Un tad vienkārši pa vienam viņi tur, viņš pateica to, un beigās viņam visu pateica. Un tad viņi vēl bija kaut delusional, tās, bet es varēšu iet uz to savu marine training, un tad, nē, tu nevarēsi, to es first degree murder. Jā, tu īsti netiesi, bet tu sēdēsi actually 25 gadus. Mēs bijām jauki pret tevi, bet, mēs neko nevaram darīt ar first degree murder. Es eju gulēt, cik laikam uzlieku tos. Es esmu teicis, bet, ka viņi intervē tos, tie policisti, ka viņi intervē tā kā īstajā dzīvē, ka viņiem kameras ir. Tās taktikas ir ļoti interesants, kā viņi tā kā. Bet labi, plus viņi bieži vien tā kā tie cilvēki ir kaut 19-gadīgi geto fuji, kas tā kā, baļaņi 82 IQ, tā nav baigi grūti salauzt viņiem smadzenes, ka Pārēst ir kaut kāda mūdāk, jo arī, lai darītu kaut kāds petty, stupid crimes, jo tā kā jābūt bišķiņ dumjiem in the first place, jo tā kā dienas beigās jau tas, ko dabūt, nav īsti. Jā. Nav īsti worth it pret risku. Es teiktu, Dāvidam Krūmiņam tagad viens veids uz redemption, ka viņi ieliek cietumā, ka Mošņš jau teikt, vai es iešu pie Ukraiņiem karot. Tā vietā es aizsargāšu Eiropu. Viņš tādā veidā atgūst kaut kādu, ka actually mēs tu mums tā patīk. Sūtam Krūmiņus fronti vienkārši. Jā. Kas īstenībā, viņš būtu labs, Viņš būtu labs karavīrs, bet viņš jau bija frontē. Viņš ir labs karavīrs, viņš tieši zīmes, lai būtu karavīrs. Viņš jau bija frontē vienreiz, Ukraiņas. Viņš tur aizbrauc prikolu pēc. Jā? Jā, cik karš sākās. Es pat nezinu. Tas nevajag, bet bija prikolu pēc, bet jā, viņš bija tā kā Ukraiņas frontē uz brīdi. Jo tev ir fuja, kas dzīvoši, lai būtu karavīri. Viņš nav domāts, lai dzīvotu normālu dzīvi. Viņam būtu viņš tāds, kas ir bodu vai pohu, es iešu, daļu uzmanības, es iešu viens pats šaudīties, es iešu tajā misijā viens pats. Tā kā viņš ir ideāls karavīrs, viņš sūdēt viņus, viņš kas drosmīgs. Viņš ir ļoti gan jau, pieņem kā karavīrs, viņš tāds gan jau sautīgs, tāds, kas uzmēcīts, viņš tāds gan jau bezvēlīgs, viņš gan jau nebūtu slikts, ja tīpaši viņš nav tāds kapteinis, viņš pats savāca savu psiho komandu, iet virsū, viņš gan jau būtu diezgan labs karavīrs. Jā, tad čali viņam vienkārši vajag iedot pareizās iespējas, viņu vajag moldot, pareizā ceļa uzlikt. Jā. Mēs viņu uzlikām uz ceļa, kur viņš Latvijas sabiedrība viņu uzlika uz ceļa, kur viņš var izdzīvot tikai ar kādām neveiksmīgām biznesa idejām, skēmiem. Viņš paņēma pārāk daudz L's, vai ne? Viņam bija pārāk daudz drāmas, un viņš bija tik ļoti down on his luck, ka viņam vajadzēja ņemt šo iespēju, un tagad viņa dzīve ir sabojāta. Un vispār viņam jāsaka, ka man ir īstenībā ļoti žēl, ka Dāvids Krūmiņš pazudīs no Latvijas influenceru tādu space, jo viņš bija viens no mīļākajiem tēliem, un man žēl, ka viņš vienkārši pūs cietumā ļoti ilgi, un ka ir liela iespēja, ka viņu varētu sadurt kaut kādā albāņu. Tas bija ļoti inšīgs tēls. Tas ir žēl, jā. Viņam bija liels character arc, vai kā to sauc, ka viņš no sākuma bija kaut tā šovā, ka īstenībā ļoti sakarīgs cilvēks. Viņš bija Jāna Brūkā precēja Vegasā. Viņš bija vēl kaut kāds gentleman klubu uzstājis. Viņam ļoti daudz kas notika. Mums burtiski pāris gadus, kaut kāds 2 gadus esam podkāstā. Viņš bija tāds konstants recurring character. Šis liekas tāds tā kā finālī. Un tieši pēc tā, kā mēs pagājušajā epizodē bijām tik priecīgi par to, ka we are so back, vai ne? Atkal ar Arni Toliņu, visu tur kopā, TikTok smiekli. Un viņi pat sāka to smieklīgo TikTok. Jo es domāju, kāda jēga izsākt to smieklīgos reels, tad tūlīt liks cietumā. Bet viņš varbūt gribēja to pēdējo kaut kādu normālu sītās. Uz vienu nedēļu es būšu tēvs un vīrs. Jā, nedomāt par to kaut kādu. Viņš pamet visos šļūškus
un vienkārši aizgāju pie savas sievas atpakaļ. Ķipā. Es būšu 2 nedēļas normālā dzīvē, un pirms man nahuj sādot cietumā. Tad viņš gan jau bija tāds bittersweetās pēdējās 2 nedēļas, bļaļ. Man es dzīnos apkārt pasaulē, bet man šis bija tas, ka man bija vajadzīgs sieva, bērnu, un ķipā. Bet gan jau neko, viņš jau nevarētu naudu nopelnīt, ja būtu kaut kas sketči jādara. Jā, viņam nesanāca neviena biznesa ideja beigās, tā kā viņš rieps, kaut kāds apsardzes. Viņš ir taisīts, ja to nogot, ja apsēdz. Kur VIP apsēdz vai kaut kas tāds, kas, ka tev limuzīnā necauršaujumā ieliek kaut kādiem 6 leģionāriem tāds. Kā man tas vajag, kad Latvijā situācija, ka man vajag, lai man limuzīnā 6 kaut kādu mafīnieku, tā kā 6 leģionāri ved. Kaut sketči apsargs tev varētu apzakt arī. Jā, man vajag, es vedu 1 miljonu, es nolgošu šos fujekus, kas tā kā 2 nedēļas apkaļ uztaisīja kompāniju, viņi man apzaks. Man no jums jābaidās, nevis no citiem. Tas čalis, kuram ir kaut vēsturi, kaut zādzībām cietumā. Jā, viņi visi bijušie cietumnieki man apsēgā. Tas labs, jā. Bet, es saku, tā nav īsti viņa vaina, jo, tev ir tā kā ciemā kaut kāda loma katram cilvēkam. Un viņam loma būt tam, kas iet karot. Ja mēs jau kaut to karot un būtu sociopāts, bet to es mūsu pusē. Tas mūsējs psihiks bija šī, ka tu nav bail iet un šaudīties un tam līdzīgi tādas. Tu nav bail kaut zīdāju nošaut. Jo viņš izstāsta, ka... Drosmīgais cīnītājs ciema. Kurš nav, jo tomēr mūsdienu laikmets, tā kā tev vairāk tomēr... pastamies, kas ir pie varas pasaulē augšā, vai ne? Tie ir kaut kādi socially awkward nūģīši. Ir labs laikmets, kad būtu nūģītim, vai arī kaut no quirky white boy, tā kā Timothy Chalamet. Bet nav īsti vairs laiks, īpaši dzīvo rietumos, tev nav īsti. Tas iespējas tik augsts kā tādam varoņa cīnītājam. Bet ja viņš būtu piedzimis Ukrainā, viņš būtu Ukrainas karavīrs, viņš būtu labs, viņš būtu tā kā ciema varonis, ka Dāvis Krūmiņš nahuj, viņš viens pats bezbailīgi cīnījās, tur 2 dienas negulējis. Viņam tajā vietā vajadzēja būt. Bet viņš nevar vienkārši taisīt kaut ko. Mēs taisām reklāmas Instagramā. Tas, nē, tā nav tā loma beidzāks. Jā. Tā kā man bija šī žēl. Viņam gēni tādi, viņš nav vainīgs pēc tam. Tāds, kā viņš 5 tāds bija. Jā, jau kaut kāds testosterons augsts vai kaut kas tagad lieta. Jā, Ukraina īstenībā ar vien vairāk pie varas tiek kaut kādi tādi trakie čoki. Viņi tikko ielika kaut jaunu aizsardzības ministru, viņš ko tvīto tāds. Šī mēnesis mērķis 100,000 miruši Krievi. Vai kaut kas tā kā riktīgi tā kā hardcore tāds. Jā, gan jau patīk, ja tavs laika, bet ja tu karo 2 gadus, tu vēl esi kaut tādu mākslu. Tad šis čels mums saprot, tā kā armija, gan šis čels mums saprot, jo viņš vakar. Mums vajag gaigas, un es maksimāli daudz mēģināšu nošaut visus tos fujekus. Mēs nevaram nākot, dīlot vai kaut ko, tu baigi domāt, vienkārši pisos Krievos. Es mēģināšu nošaut 50,000 katru. To es labs ministrs. Jā. Mums tādu vajag. Vēl bija tas joks, kurš kāds actual nacists, kurš aizbēga no Krievijas. Viņš bija kāds Krievu nacionāls lielais, un viņam nobasīja, ka Krievija kaut kas T-Rex or something. Un viņam nobasīja, ka Krievi ir kaut kādi pārāk, es nezinu. Kaut kādi mixed, un ka viņi īstenībā ir kaut kādi third world, tādi anti-white, basically, kas viņi arī ir, definitely. Un tad viņš pārbēga pie Ukraiņiem, un jā, tad viņu kaut kādi Krievu hitmeni, hairoja, basically, lai viņu nogalinātu, bet viņš pats paņēma to kontraktu, tad viņš izlikās, ka viņu nošauja. Paņēma naļiku, un viņš jau ko atdzīvojās. Tas bija kaut kāds milzīgs storylines pirms pāris nedēļām. Viņam bija 500,000 pa viņu galvu. Jā, kaut kāds 500,000 pa viņu galvu. Skaimoja Krievijās, viņš dabūja 500,000. Jā, viņš izlikās miris, un tad visi, un kādi tie Russians vai viņš laikam kaut kāds diezgan svarīgs karakteris, tie Russians vai rēti, ko riktīgi priecājās. Tāpēc tā viņi ko stīdoja, viņi tad, klasiski Ukraiņu zagaļā. Zagaļ. Ko dejoja uz viņu kapu, un pēc tam tie inčīgi tālāk, nodod savu valsts un aiziet pie otriem. Tādiem beigās neviens neuzticas. Bet ir daudz tiem Krieviem, tas ir bijis komplikēti, jo daudz tie Krievi, viņi tur ir tiešām kaut pusi Ukraiņi, pusi Krievi, un tad viņiem tas, kas ir tā īstā Krievija, un kaut kas tāds. Bet viņš aizmās pie Ukraiņiem, jā. Tā Luhanska un Doņetska, viņi sāka, mēs esam paši savu valsts, un mēs, pirms pievienojamies Krievijai, viņi tie vietēji no Luhanskas un Doņetska, viņi vai mēs gāžam Ukraiņu valdību, jo mēs būsim pie varas. Un tad ienāks Krievi, un jau mēs paliksim pie varas. Un visus tos cilvēkus beigās nošauja no maniem. Tas tās, kas nodeva Ukraiņus, ka bija tas tā vairs doķiņa, kas sekoja līdz tiem, kas esmu jaunais mērs. Vai tu būsi nahuj Luhanska aizsardzības ministrs? Es būšu šis te. Viņi visus salika amatos.
Tad atmauc Krievi, un tad labi, paldies, bet tagad tu ej nost. Un viņus visi, beigās nošauj, ja tu esi tāds, kas nodeva valsts vienreiz, nahuj, lai tu būtu pie varas, tu biji labs, lai nogāstu tos vecos, bet tad, Putins liek savējos, ja es nevēlas kaut kādu nodevējus, kas ieliek savus čomus visur, es lieku kaut kāds Krievijas fujaks, un tad viņas beigās visi tā kā nošauj. Jā. Interesanti. Anyway, es domāju, ka Arnitai Oloņā vajag jaunu baby daddy. Piesakieties. Viņiem bankas daudz, viņiem nav kaut, viņiem vismaz kaut 2 baby daddy. Viņi ir, jā. Veciem baby daddy vajag stepot up, maybe. Viņi bija balskā tāda ballētājs, kas dzirdēja, ka viņi tāda. Jā, tur gāja runas par to. Jā, kad varbūt nebija tik salauz sienu. Bet lai pieskat arī bērnu dāvi, kamēr dāvis tur. Jā. Mums viņai apciemot viņu. Es saku, viņam kāds aiznesīs telefonu, lai viņš vlogo no cietuma. Kurš nako nestīdos, cietumā vlogs pirmā diena tāds. Viņš būs Vācijā cietumā, jā? Bet Vācijā bailīgi izmā cietumā. Liekas, Vācija ir laba valsts, bet viņiem ļoti daudz ko tā kā. Viņiem islāma ticīgos saliek cietuma. Un viņiem tagad sadalās pa bandām. Un tev islāma ticīgai tāda viena liela banda, jūs tagad mazlim, islāma ticīgais, to ir viņa bandā, kas ļoti ietekmīgi. Tad tu ļoti, viņam liela kontrola, viņi teiksim, pusi no visiem, kas sēž cietumā, tiem islāma ticīgie, viņi visi tagad viens otru čomojās. Tu salācies kaut kādu islāma ticīgo, tu salācies ar pusi no cietuma, kas viņam nav baigi patīkam. Jā, un Albāņi, starp citu, ir arī muslimi. Jā, viņi ir muslimi. Daļa, es nezinu, kā viņi to tā kā apvieno ar to, ka viņi ir kaut kādi narkotiku traderi, bet īstenībā muslimi ir, man liekas, lielākie narkotiku traderi. Afganistāna arī visi tie, kas tur taisa heroīnu, visu. Afganistāna nereāli daudz narkotikas. Tie Talibans jau burtiski tā kā deportē. Viņam tie popīsīdzi baigi daudz auga. Viņi visu kaut ko tur taisa, man liekas, kaut kāds spīdz, visu kaut ko viņi tur taisa. Tas bija, kad viņi ienāca amerikāņi, viņi nojauca tos popīsīdzi, bet tie fermeri tā daunabļā, mēs pelnījām naudu no šitā. Tu man samazināji algu no 2000 mēnesī uz, viņi tā iestāda kaut ko citu, ko, lai es 10 reizes mazāk naudu pelnītu. Viņi tā, labi, tu audzēji savus opiātus tālāk. Un mēs jau tā kā aizsargāsim. Bet, nesaka citiem, ka mēs tev ļaujam. Tas iztīsies nesmu, kad tev ASV valdība ļauj audzēt popīsīdus no kā taisa heroīnu. Jā, tas Talibans tur uztais kaut ar vien krūtāku to schēmu, kā viņi tur eksportē visu. Viņi tā kā uztais bez kaut kāds industriāli, tā kā Latvijai būtu tāds, jā, mēs eksportējam spaisu vai ko. Un tā kā Ziemeļkoreja ļoti daudz metamfetamīnu eksportē. Jo viņi taisam eksportējam, kāpēc ne, mēs nopelnīsim dahujā naudu. Un mūsējo nelietos. Viņi eksportē citiem. Tā kā ik pa laikam, ko Ziemeļkorejas diplomāts vienkārši apcietina, jo izmet no valsts, jo jūs ievedāt 400 kg metamfetamīnu. Nevar būt diplomāts ar pilnu lidmašīnu metamfetamīnu. Mēs esam diplomāti. Jā, tas viņš varbūt kaut kādā KKC, kad toaletē iekšņās, kad Ziemeļkorejas spīd. Viņiem tāds, tas labi, jo rietumnieki degradējas, mums ir vairāk naļiks, ja vispārējais. Tāpat kā viņiem hackers ļoti augstu amatu pozīciju Ziemeļkorejā. Ja tu esi viens no tiem 40, gan veidot kompi, tu vienkārši pizdīji naudu un citiem. Jā, tev vajag incentivizēt arī, lai tu neaizbēdz prom instantly, kā tu esi kaut ārpus no valsts. Jo viņi to bieži dara no Ķīnas or something. Es nezinu, tik sīk, bet... Ko tu baigi iesāksim? Viņi eksportē, viņi taisa metamfetamīnu, pārdod visiem. Ko tu jāieņem visu valsts, lai apstādinātu? Tev nevar baigi neko iesākt. Viņi taisa kaut kāds kriptoschēmas daudz ļoti. Tas bija kaut lielā lieta. Tagad kriptoschēmas norimušās, bet viņi bija tā kā top kripto hackers. Bet Twitteri hackoja. Bet man tagad viss cieņot, man liekas, Ziemeļkorejas hackeri tāds, un viņiem bija 6 kompi, kā jau sadalām 1 kompu uz 7. Uz kā tu iemācies, ja tev neļauj internetā sēdēt, ka tu maziņš, tu jau gan jau kā hackers, tu visu mūžu šeit pie kompi, tu iemācies. Bet ne, viņam vismaz ļoti labi hackeri, tā kā viss cieņa Ziemeļkorejai, ka viņi iemācījuši. Viņi kaut kā uztaisījuši ko ar ķīniešiem, varbūt tur no Ķīnas ko nolīko vai kādos tur dark web, tur sēž, vai es nezinu. Gan jau daudz ko var izdarīt, to kaut kāds valdība nepaļīja uz tām rokām, ja viņi tev palīdz. Ar vēl daudz cilvēkiem. Jā, kas vēl ir labs noticis par šo laiku, kamēr mēs neesam... Raimonds Pauls, vai ne? Viss viņa Raimonda Paula jubilēju. Un, par to es aizdomājos, ka tā kā, tiešām, tā kā žēl, ka Imantu Kalniņu neviens nepiemina. Par Raimondu Paulu it's like tāds tā kā, bija vēl taču, kas ir ļoti svarīga lieta, man liekas, bija kas Dolores apsēšanās incidents arī uz klavierēm. Par ko es biju, es Dolores pazīstu jau sen, bet tā kā
Es nebiju gaidījis to no viņas. Es nebiju gaidījis, ka viņi tādu necieņu izrādīs. Un, es biju šokā redzēt, kā viņi apsēdās uz klavierēm. Es neesmu neko trakāku redzējis. Es kā cilvēks, kas seko viņai daļ receptēm, ko viņi taisa ēdienam, es biju šokā redzot, ka viņi kaut ko tādu uztaisa. Tas bija insane. Viņa apsēdās uz klavierēm. Tas ir tik disrespectful pret Raimonu Paulu. Tas ir crazy. Bet jā, ja tu atgādināji, ka Imants Kalniņš tagad dzīvs. Viņš ir dzīvs, jā, bet viņš ir... viņš ir objektīvi, man liekas, tikpat talantīgs, cik Pauls. Varbūt viņam ir mazāk dziesmas, negribu neko atņemt Paulam. Pauls ir undisputed GOAT, bet Imants Kalniņš arī ir GOAT, viņš ir tikpat liels GOAT. Bet īstenībā tas arī nav nemaz tik godīgi, jo Imants Kalniņš blacklisto, tāpēc, ka viņš ir pro-krievis. Jā, es nezinu. Nē, viņš ir vienkārši tajā pašā ķipā. Kādā domāšanas skolā, kur nedaudz, varbūt ne tik ekstrēmi, bet tajā pašā domāšanas skolā, kur kaut kāds Dimiters, kur viņi vienkārši viņiem bija tāds, jā, mums ļoti patīk. 80. viņi bija contrarian, ka tāds mums patīk Latvija un nacionālisms. Tad 90. viss bija ok, bet tad 2000. ienāca Maķīts, un viņi redzēja to kaut kādu rietumu dekadenci. Un tad viņi vienā brīdī sāka lēnām turnot par kaut kādu nacbolu, kaut kādu anarcho-primitīvis. Kaut kāds dīvainās. Tas tagad mūsdienās būtu kaut kāds interneta. Tagad jau mazāk tā ir, bet kaut kāda 2010. Kaut kāds interneta prikola. Viņi ir edgelord. Jā, ka viņiem laika jābūt pret. Tā kā man šo bija padomu laikā, ko čaļi to doķipa. Es ienīstu nahuj padomu savienību, un es teikšu skaļi, ja es vēlos brīvu Latviju. Bet ja viņi būtu izdzīvojuši vēl ilgāk, ka būtu brīvā Latvijā, tad es mīlu nahuj Krieviju. Pisto, ka viņiem tiešām laika būt uz otru pusi, ko visi tev saka. Nē, viņiem bija tā kā, es šādiem čāriem pasakoju līdzi, bija kaut kādi, es biju bišķi tapped in kaut kādā latviešu, šajā community man interesēja kaut kādu latviešu, tur supernacionālisti, kaut viņu blogi es paskatījos, un viņiem bija tā lieta, un daudz arī bija kaut kādā tautas frontē vai kaut kādi tā kā tie initial, kaut kādi nacionālisti, viena no pirmajiem. Bet viņi aizgāja to, ka viņiem baigi besīgi tie krievžīdi. Viņiem ļoti besīgi krievžīdi, viņiem visvairāk besīgi kaut kāds godmanis un kaut tādu šoki. Un kas dienas beigās tiešām arī apzaga Latviju. Bet jā, viņiem bija tas baigais fokus uz krievžīdiem un tas žīdiem. Viņi ļoti aizgāja tā kā pret ebreju. Man šķiet, ka Imants Kalniņš mazāk populārs, jo cilvēki viņu sajauc ar Imants Ziedoni, kurš nomirsa. Jo man likās, kāpēc Imants Kalniņš netiek pieminēts, man likās, jo viņš beigts. Bet viņš nav beigts tiešām. Jā. Viņš nav beigts. Tā kā tikko vēl, pirms pāris gadiem vēl taisītās Imanta dienas un viss. Viņi daudz celebrētoja, bet tiešām viņš kaut kā izteicies tur nepareizi. Pusmāks viņam bērni ļoti slaveni. Viņš ir blacklistots. Es pirms kādu gadu apjēdzu, ka Rēzī Kalniņa. Viņam visi bērni ir slaveni. Autobus debesīs ir viņa dēls, vai ne? Kas dzied? Mārcis Kristians Kalniņš, Rēzī Kalniņš un arī kaut kāds top mācītājs Latvijā, arī Kalniņš. Viņam visi bērni ir kaut kāds successful, populāri. Viņš pats arī, bet viņš ir kā blacklistots jādara tā, ka viņš laikam ko krīvi. Man viņš vienmēr saistās to, ka to esmu teicis, bet ka viņš 2 reizes sēdēs Olimpika zīnoja. Vienkārši tā kā pie krēsliem pie ieejas. Viņš neko nespēlēja, viņš vienkārši pīpēja cigiņu, ka bija tajā laikā ļauts pīpēt. Viņš vienkārši pīpēja cigiņu, smaidīja tajā savā smaidā un skatījās apkārt. Viņš vienkārši sēdēja un tā kā skatījās uz fonu un uztvēra šo enerģiju. Jā. Tā kā es 2 reizes Imants Kalniņu redzēju dzīvē un abas reizes Olimpikā. Viņš tāds īsts mākslinieks, man liekas. Viņš nedara to for a clout vai kā. Viņam vienkārši galvā ir kāds melodijas, un viņš tāds bišķi traks. Jā. Tās, ko nevar ielikt rāmjos. Jā. Es nezinu, varbūt... Ašku viņam vajag TikTok uztaisīt. Tāpēc es neesmu manījis jau. Viņam vajag jau kaut TikTok deju uztaisīt uz saviem bērniem. Jā, Imants Kalniņš, viņš dzīvs ir. Jo visiem liekas, ka viņš beigts ir. Bet ja cilvēki apjēg, ka viņš dzīvs ir, tad viņam būtu tā kā otrā elpa. Jā, jo, es vajag uzaicināt uz cistu 1, 2, 3. Jā, īsmē, jā. Es mēģināju Dimitru sameklēt pirms 2 gadiem, lai uz cistu uzaicinātu. Bet viņam nav nekādu sociālmediju. Man būtu jāsūta, es aizsūtīju kaut kādu e-pastu, ko es sameklēju. Viņš ir sociālmediju, viņš tagad YouTube'ā liek saturu par to, kā viņš atbalsta Krievijas centienus pret Ukrainu. Kaut kāds tā kā... Mums vajag viens šitādu šizovies. Jā. Ja kādam ir Dimitra telefona numurs, tad iemetiet cistu šatā.
Jā, viņam bija tik, mums 100 stunās bija epizode par Dimitru, viņam, jā, tā ģimene bija tik interesanta. Viņa dēls bija kaut kāds furijs, viņa sieva ir kaut kāda ultra kristīgā, kaut kāda slimā. Viņa mamma bija sūdas praidā. Viņa mamma bija kaut aktrise jau slavena, ne? Kā viņa sauc? Jā, viņa mamma bija aktrise slavena. Kūbe. Viņš kā nepo bēbī skaities īstenībā. Jā, bišķiņ, jā. Kas bija viņam tā mamma? Bija? Kā bija Dimitra? Mēs varētu fiksi iegulēt. Kas par... Dimitrs... Mamma. Nē, jo viņam bija kaut ļoti prominenta aktrise, man šķiet, vai... Vija Artman. Vija Artman. Mēs visi zinām Vija Artman. Kādā gadā viņa nomira? Līdz pastīsimies. Es domāju, vai nav tā, ka viņam tāpat kā Kaņiem, ka viņa mamma nomira, tad viņš bišķi sāk nojūgties ap to laiku. Nu, nē, viņš bija jau pirms tam, jau 2008. gadā. Es īstenībā liekas tik reizī, ka Vija Artman bija viņa mamma, jo kā Vija Artman bija tāda safe līdz pēdējiem brīdiem, tā kā jā, nebija tāds, viņi ir kaut kādi kontroversāli vai tālu. Nevarētu iedomāties, ka viņas dēls ir kaut kāds pilnīgs psihopāts. Tu jau nevar nolasīt, tu jau daudz, teiksim, ja to dēls jocīgs paliek, tu jau mamma nevar neko baigi ietekmēt. Ja viņš sāk aiziet uz savu, ko salasās vai aiziet, tu jau nevar baigi ietekmēt, ka tu esi tādu, dēliņu. Nē, es to geju praidu, gulties uz ielas un mest uz ūdiem tiem gejiem. Aiziet, sievu pastaigā. Nē, man jāiet, es cīnos par Dievu valstās. Nu, ko tu griesi? Viņš pieaudzis cilvēks, ko te nevar piesiet mājās. Jā, bija tas ļoti disturbing stāsts, ko Kivičs stāstīja, ka viņš tur bija iedalījies kaut kādā group rape 80. vai ko tādu. Dimitrs, jā. Kā dalībnieks vai kā upurs? Kā dalībnieks, jā. Nu, ka viņš tā kā kaut kāds twisted galīgi, un tā viņa kristētība arī kaut kāda twisted. Nu, viņš tā kā kaut kāds rīkīgi twisted gāja. Tā, ja tu vecumdienās aizēji kaut kādu Uber koncertīvu reliģiju, tad viņam tos kaut ko bija izdarījuši šausmīgi, jo... Jā. Man nav mūžīgs laiks uz zemes, es nomiršu. Es nevēlos degt tēlē, par maniem grēkiem. Man vajag pieņemt kaut kādu. Un mums visiem vajag būt kristīgiem. Lai, lai visi man pieņem un piedod, un pat manām izvērošanām, lai man nav nekā sūdzes. Kaut kas tur to Dimitru galīgi nav, jā. Tieši vakar skanēja par radio glāzi ūdens, tāds jauka dziesma. Viņš labs mākslinieks, jā. Jā. Jā, un Imants laikam, tā asociācija dēļ. Bet Nils Saks jau arī, jā. Nils Saks ar Dimitru taisīja kopā operu pēc tas viss notika. Pagaid, Nils Saks bija tas bērnu psihologs? Jā. Viņš taisīja operu? Nils Saks taisīja operu kopā ar Dimitru, kur saucās Vadonis. Viņi bija par Ulmani. Tad viņiem bija kaut kāds milzīgs falling out, jo viņi nevarēja sadalīt kaut ko. Bet nē, jā, Nils Saks bija kaut kāds edgelord, jo viņš tā kā rakstīja par kaut kādiem nacistu gejiem un kaut kādas tādas lietas. Es liekas, divas kombo. Nils Saks un Dimitrs. Kāpēc Dimitrs savā mazajā pasaulē pieņem? Tāpēc, ka viņi abi ir edgelords. Tas tā kā makes total sense, ja tu skaties. Es liekas, Dimitram pateikt, ka mēs esam edgelordi. Jā, mēs tādi, Hitler vecīt. Jā. Cool. Vajag gamblot. Kaila Hitler beigās piemetā tekstu. Viņam nepatīk Hitlers, jo viņš ir tā kā pret nacistiem. Bet viņiem patiks tas, ka mēs esam ķebeģi. Viņam vienalga, uz kur pusi. Nē, mēs varam teikt, ka Staļina kaut ko par Staļinu labi pateikt. Man liekas, viņš ir ļoti tā kā into kaut kāds Staļins. Viņam varētu tik pateikt Staļins. Bet nošiem patīk Hitlers, jo, ja saka, man sensiem bija kaimiņš, pie kā viņš kaut kad aizgāja. Un tas kaimiņš bija Krievs, ka viņš iegāja pie viņa iekšā. Un viņam bija Staļina bilde. Man sensos, Staļina mīlas. Viņa blakus īstenībā bija Hitler bilde. Tad viņam vienkārši patīk visu kaut kā tādu. Jā, tad man liekas, ka Dimitrs var būt līdzīgs, ja viņam gan Staļins un Hitlers blakus. Tā varētu būt. Jo tiem Krievu kaut kādiem psihopātiem jau arī kaut kāda svastika. Un tad blakus kaut kāds tā kā. Viņam vienkārši patīk. Jā, tev tā kā Staļina, viņš uzstāvē savu Staļinu un svastika visu. Uz vienas bija viena grūdāka Staļins, otra puses svastika. Tas vienkārši kaut kas tā kā cool un ekstrēms, basically. Jā. Tas bija viņš, labi, es nezinu, vai tā bija, bet kā agrāk cietumos, ja tu biji Krievijas laikā cietumā, tad viņi ik pa laikam tetovēja savu Staļinu vai Ļeņinu bildes uz sevis, lai, pa tev tad nevar šaut, ja tu esi pa cietumsaks, tu nezinu, tu vienkārši ja tu mēģini izmukt vai ko tādu, tad mazāk iespēja par tevi šaus, jo tu iešauj uz Staļina bildes. Sliktis, bet mašas ir fakes. Skatās kind of fake, bet... Es izvēlos ticēt. Viņiem bija tagad daudziem bija uzstādīts Staļins. Tā kā mašas viens no iemesliem, man nesitīs pa seju, ja man bija Staļina bilde. Viņiem kurš sit pa to Staļina bildi nākot. Viņiem pat tāds, labi, gaņā nekas nebūs, bet es nebūtu tas, ka
Viņam slimnīcā viss staļiņas nodauzīts. Man pieprasīja, man jautās, vai tu speciāli sit par to bildi. Man jāsaka, nē, viņš man nokaitinājā tāpatās. Es sitīšu citam. Mums to 10% mazāk samazina kaut vardarbību no mentiem. No cietumsargiem. Jā, es iedomājos, tas kaut kāds zils staļiņas tā padomju cietuma tintē. Es uztuvētu laikam, ja es būtu padomju cietumā, es uztuvētu Staļinu uz dibeni tieši, ka viņa lūpas būtu tak mans ānus. Tad man neviens nepis dirsājot, kur tu savu bimpi bāzi Staļinu mutē, tu esi kapitāls. Jā, tas ir respektful. Un plus tu esmu iznāc no cietuma, vienīgais sieva zina, ka tev Staļiņus dirsē. Un tev cik bieži jau pliko dibeni pamani, es apenēs tagad pa māju. Tas visu mūžu nodzīvot Staļinu bildi, uztuvētu uz dibeni un neviens īsti to nepamanīt. Tā nebūtu slikta ideja. Jā, plus vēl toreiz arī vīrieši nenēsāja stringus, nevis kā mūsdienās, kad kā visi mūsdienās nesāja. Tas tā kā senāk bija normāls apenis. Īsumā senāk bija tieši tās mazās apenis. Senāk bija tās mazās jaubanās apenītes. Ko vēl tagad vēl kaut ko, tā aizies kaut jūrmā, kaut 60 gadīgie tādi apaļi, spalvaini onkuļi. Viņam tagad viss mazākās apenis pasaka. Melnās apenītes, jā. Spīdos. Kā viņi tur ieliek savus olas, es nezinu. Paliec savus vestas olas, kā tu davo iekšā. Es izsās, ka spiež to. Tev gan dirsin, gan olas spiež tos spīdos. Tas pēc kaut sexual harassment. Tu esi walking sexual harassment, ja tu esi tik kaut kāds pretīgs un tu esi tik mazās apenītās. Tev vajadzētu būt kaut kādā full covered kaut kādā. Vajag coverot vielī, varbūt. Tagad vajadzētu coverot vispār nevis islām ticīgiem sievietes, bet vienkārši kaut tas onkuls, opas, tāds spalvains, ar stringiem staigā pludmalē. To vajag coverot. Es varu mierīgi iedomāties kāds arābu onkuls puspliks. Arābiem patīk, viņi ir kaut īstie hoes. Jā. Plus vēl ir tik pretīgi, tik daudz kaut kāds body hair. Tas arī laiks kaut kas tāds, ko es īsti negribu. Jā, tāds tā kā īsts apaļš spalvains ar zelta ķēdēm. Jā, Albāns, spīdos. Sarkans, jā, viņš tagad dzēr visu laiku. Tas ir tā kā acīm nepatīkami skatīties pludmalē. Es nevēlos, ko tādu skatīties. Jā. Viņus vajadzētu tā kā coverot. Jā, tu pat ja tu ej peldēt, ko tu baigā ātri peldēt, tev traucē peldēt. Cik tu ātri vēlies peldēt kā vecs onkuls. Vienkārši aizsardzes abi šitiem. Jā. Plus man nebūtu iebildumi pašam aizsardzēties. Ja tagad tev 65 gadi, tagad tev jāvelk. Jā, labi. Es nevēlos apdegt saulē un tam līdzīgi. Man nebūtu iebildumi uzvilkt. Bet viņiem varbūt ir kaut kāds tas high, ka viņi ir tā kā tas kaut kāds, tas tā kā mētaļu virinātāji high, tāds mazais ķip, tāds, varbūt es nekad nedabūšu šīs kaut kādas 25-gadīgās meitenes. Bet viņas redzēs man tiepos. Viņas redzēs man daigi. Viņas vismaz redzēs un varbūt kādai kaut kas patīk. Jo tu vienkārši uzvēlas tās spīdos, to daigas izspiežos nenormāli. Tu pieeja pie kādā meiteni, čau meitenes, nezinu, uz kur pusi bija toleti. Viņas pasās tev un viņiem altmās kā acis pasās to saspiesto daigas, tu izspiežos. Tad, divas jaunas dāmas redzēja man daigu šodien. Kas ir būtībā, tā kā nav baigā atšķirība, viņš ir pliks vai tas mazais spīdo, tu visu formu izspiežos pilnībā. Tad viņas, tu aiziet uz pludmali, tev daudz jaunas dāmas uz tavu daigu pastīsies. Un tu aiziet mājās, sit kulakās maidīgs, fuck, bija laba diena jūrmalā. Tas kaut kas tā kā, tas kaut kas tā kā 5% no seksa. Jā, tas skaidrs tā kā. Daļa no seksa, tā kā tāds fliku, tāds tā kā. Ja tu visu nedēļu tā dari, tas tā kā viens seks. Jā. Vai nūdis pludmalēs, kas arī ir iecīnīts ar veciem kungiem. Jo plus, ja tev jau kā kos vecs čalis, kas iet, viņš moši nevēlas seksu, tik daudz čalis uzmanību no jaunām meitiem, kad viņi tev... Viņam nesāviens seks ir komplikēti un tā jālieto medikamenti. Bet ja tu dabū to uzmanību, ka viņi pastās uz tavām ģenitālijām un to pievērš uzmanību, tas jau būtībā ir tā kā plus mīnus seks. Tad to tev pietiek, ja tu pludmalē aizēji paši to jaunām dāmām. Viņām acis pastāv tavu mazo cīņas, kas iespēdies. Tu esi būtībā dabūjis jau, jā. Es vēl sen neesmu bijis pludmalē tādā veidā. Ziemē, jā. Būtu kaut kā tāda... Tagad, jā. Es biju pludmalē, tagad pasties, kā ir aizsilus jūra un tas bija diezgan skaisti. Bija forši. Es biju tieši Lapņu ciemā uz jūru aizgājis, ka bija aizsilus. Es spēlējos uz ledus, bija ļoti jauki. Ko darījis ledus? Spēlējos. Spēlējies? Jā, es tā būtu. Plus tu bija tāda liela kupaņa, ka es apgulos uz jūras aizsilušās, uz muguras. Un tev neviens cilvēks no malas neskata. Es vienkārši, ka slīdēji, ka tu pieeji pie sienas kājām, tad tu atstumies. Jā, es redzēju storijā. Tā ir tāds priecīgais puisītis. Es vienkārši kājām daudz, tu bija tās daudzas lāsteks, kas savienojas no kupanām pie jūras sākuma. Es vienkārši kājām daudz, visu lāsteks, uz muguras spēlējos. Un saprotu, kāpēc sīkajiem nav augsts nekad. Jo, ja es tādā veidā spēlēju, kad pusstundu man bija ļoti silts. Man sieva skatījās, no mošas beigas
tā uzvesties. Un viņai bija augsts, viņa stāvēja, viņa skatījās tikai. Jā, bet es sievietes nemāku izpriecāties. Es nemāku spēlēties. Jā. Es arī biju pie jūras, un es tā kā kāpu uz slidiniem akmeņiem, no kuriem es nokristu. Es droši vien salauzu galvaskāvus. Bet es kāpu pa vienu un pa otru, un es nenokritu savu. Es īsti nesaredzu kādu risku tajā visā. Tas bija ļoti inšīgi. Plus, es paņēmu kaut kādu akmeni, tā kā ledus gabalu, un tu meti, cik vien tālu var, līdz tu iemet tālāk, viņš kā ielūst ledu iekšā. Tu meti un skaties, kur sākās plānās ledus. Tā kā es nebūtu aizvilks mājās, būtu visu dienu nospēlējis pie jūras. Bija ļoti inšīgi, man patika. Tas ir ja ir kaut kāds pilnīgi jauns landscape un kaut kāds jauns lietas. Tiešām var justies kā bērns. Varbūt mēs kā bērni vairs negribam aiztikt kaut kādas lietas, jo tas viss jau ir, es jau zinu, kā jau tās dīvāns, es zinu, kas notiks, es nolekšu no kaut kurienes, es jau redzēts. Bet tajā kaut kādā jaunajā landscape, es tur arī jūtu visu kaut kāds jauns fórums, jauns. Tu gribētu uzkāpt visam iespēt. Es vienkārši piepēju lāstkām, sāku paņem vienu lāstu, citu otru. Tas ir ļoti interesanti. Jā, man ir kaut kāda lieta, kas palikusi no bērnības. Man ļoti patīk, ka kaut kur eju garām, kaut kādam kokam vai kā. Tikai noplēst lapu. Jā, vai uzsit vismaz pat. Vai uzsit, un vēl, kad tā ka man ir zars. Man ir rīktīgi patīk iet kaut kādu zaru un kaut kur iehojarīt. Un es zinu, ka tas ir kaut kāds mīnus aura. Jā, tā ir milzīga mīnus aura, bet tagad, ja esmu viens mežā, īpaši es varbūt iekurīšu jointu, vai kā. Es vienkārši tīšos kā mazs bērniņš, un man būs tik forši. Tu esi mēģinājis, kad tu pastaigājies pa mežu, piemēram, tādu lielu mietu diezgan. Kas tā ir diezgan inšīgi staigā lielu mietu? Bakstīt vai mētāt. Tu paņem daudz čieku, teiks, mētājs. Un tu paņem tos čiekus, un tā kā beisbola nūja vienkārši šīt, cik vien tālu vai. Tas ir tik labs, bet es to neesmu daudz, bet tas ir baigi labs. Ja tu pastaigā meiteni, tev jābūt, vismaz kaut gadu kopā, pirms tu kaut kas tad nevajag trešā rānijā, siskā beisbola nūja pa čiekiem, un plus tu pusē gadījumos aizsit garām, no kā viņam automātiski X, ka tāds atvērsēs un netrāp. Tas 5 reizes netrāp. Bet ja tu esi gadu kopā vai vēl labāk aprecējies, tas Jā, es vienkārši šis tā kā krājās procenti, ka es viņu nokrāpšu pēc kaut kādiem, tā kā kāds progress bar, Jā. Es īstenībā neesmu pat, es vienreiz paslīdēju, bet es tiešām esmu broši turējies, es neesmu paslīdējis, neesmu tā nokritis. Es biju slidoti arī šeit pat Vērmeņu dārzā, vai ne, tas bija Esplanādē laikam. Tur ir slidotavu, un es domāju, kā būs. Es neesmu slidojis kādus, es pat nezinu, 10 gadus varbūt. Es neatceros, kad es pēdējais slidoju. Es uzkāpu slidām, pirmajā brīdī bija tā bišķi jocīgi, bet tad jau es tā kā domāju, kā hokejists slido. Un es kustējos kā hokejisti, un man sanāca, kā es sāku slidot, ir normāli, diezgan tempā. Es kaut kādas tantītes apdzinu, mani apdzina kaut kādi bērni. Tas ir normāli. Jo bērni ir kaut kādi bērni, kas nereāli labi slido. Tu māki nobremzēt, to es nemāku. Tas ir mīnus. Es nemāku. Man liekas, ka ja es mēģināšu salaucīšu potītes abas divas momentāli. Man vienkārši liekas, ka es uzreiz nokritīšu. Tas gan jau kā notiks. Jo īstenībā es nevienreiz nenokritu, bet man visu laiku bija sajūta, ka es varētu nokrist jebkurā brīdī. Es biju vienkārši ļoti uzmanīgs. Man liekas, tāds kaut kas bišķiņ, jo tas ledus vēl bija tāds, tas bija tieši pirms tīrīšanas, un viņš bija ļoti tāds rievains, un dažreiz bija tas, ka tu kur slidon, tas bišķi paslīdz, tev visu laiku vajadzēja fokusēties. Tur bija kaut kādi 3 puiši kaut kādi, jau vīrieši, es teiktu kaut kur, nezinu, 18 gadu, 19 gadu viņiem bija, un viņiem bija kaut kāda baigā jautrība, viņi viens otru grūstīja, un jūs un tur grūst un mēģina nomest zemē. Un tad es kaut ko slidoju, un es jūtu vienkārši kāds man ieķerās. Kurš man fucking kaut kāds bērns krīt? Tas čuvaks liela garāks par mani. What? Viņš sorry. Un tu viņš kaut ko nokrīt, viņš kaut ko ieslīd savā čomā. Kaut kāds stulbs spēles, un tad viņi visu laiku tā kā slido, un visu laiku kaut ko viens otram pieskarās. Viņi izties pēc 3 gejiem. Viņi visu laiku kaut ko pieskarās, viens otru kaut ko apķer, mēģina nogāzt, izties tā kā kaut kādi. Jūs jums ir kaut kādi, es nezinu, pidžamu, ballīt, jūs esat 3 geji, what's going on? Viņi sameklēja aktivitāti, ka, loģiski, es ķeru tevi, tu ķer manis, normāli mēs lidojam, es gāžos, ka viņi meklē iemeslu, lai pieskartos saviem čomiem viens otru. Visiem 3 kaut kādi balti dibeni, no sniega, visu kaut kādi
tādi pārāk jautri, arī kaut kāds ķiķini viens ar otru, kaut kā pieskarās ķiķini. Lai jau džekiem. Bet bišķi traucēja īstenībā. Tā kā, come on. Varbūt tie varētu būt mūsu klausītāji mierīgi. Gaņāk, jā. Tas tieši tā kā vidējais mūsu klausītājs. Viņi tieši uzvilka austiņas maunas pa to vēpnīti, slidot uz apli un tad, tie mēs bijām. Mūsu tāpēc nodarši. Mēs neesam fucking gay, mēs vienkārši Mums ir jautri diena. Mums jautri, ķipā. Kas ir, čomiem aizlaiks, nahuj, inčīgi paslidot. Mēģināt nogāzt viens otru. Un jā, ja es gāžos, es pieķeršos pēc šoma. Lai es nenogāžos, nepārstu savu galvu. Tas nav nahuj, mēs neesam peļīgi. Jā, viņa aizved savu sēnes slidot, jo viņš bija daļslidotājs, viņš bija maziņš. Mums vizuāli ļoti smieklīgs skats, kā viņš teiks. Kad tas pieaugs vecs smāk, ķipā, tā kā 360 virpuli uzmest, tā kā iedomājas kaut kāds ofisnieks uzvalkā 60 viengadīgs malčus, pēkšņi uzmet to virpuli. Kāpēc tu māki tik labi? Plus nevis kā hokejs, bet kā daļslidotājs. Tiešām kaut kāda pretējā seja, tā kā es nevaru iedomāt. Viņš negribēja, ja viņš gribēja iet hokejā, viņa mamma tāda, tā ir daļslitošanās, kaut kas līdzīgs. Viņš uz, ok. Tas kaut kāds dažus gadus pagājušos, bet tas nav tas pats, kas hokejs. Ir daudz gejskāk. Visi geji te. Viņš ir tāds grats, tāds diezgan tāds. Nezinu. Viņam tāds labs posture liekas. Varbūt tas viņam. Un daļslošanas moškiem. Kādā veidā palīdzēja. Un tur vienmēr ir tie tipi, es nebiju sen bijis, bet es aizbraucu un atcerējos kaut kādu. Vienmēr kaut viens ļoti ātrais puisīts, kurš tā kā randomā, kurš nereāli ātrs ķip. Tur bija viena kaut kāda meitene, kas bija jocīga, viņai bija kaut kādi 15 gadi likās, un viņa vienkārši krek, un bija ļoti augsts, bija tā kā -12 kaut kādi. Un viņa bija kaut kādā topiņā, un viņa tāda slidoja, un izsies, ka viņa kaut kā aura farmo, For no reason, tā kā tur nebija neviens likās, ko viņa pazīst. Vienā brīdī viņa runāja ar kaut kādu puisi, kurš izties kaut kāds 9-gadīgs, bet es sapratu, ok, vienkārši tā atšķirīga. Viņa ir tieši tā vecumā, kur meitene izstāsta tā kā, bišķi, tā kā daudz vecāku pa puišiem. Un tā kā vai viņi izrādījās viņam, tad viņa vienkārši slēgt tā slidoja tā kā ļoti labi, bet tā kā Viņa aura formā, jā. Izskatījās tā, jo viņa bija. Kas īstenībā, ja es būtu hokejs vai daļslidotājs, tas iet aura formā tik pa laikam uz vēpnīti. Jo neizties, ka viņa ir kaut kāds challenge tur vai kā, tā kā viņa nebija kaut kāds practice, viņa vienkārši ļoti labi slidoja uz apli. Viņa jau bija ilgi pirms mums tur, so viņa vienkārši to darīja. Viņa aura formā, jā. Varbūt. Tas tagad saprotam, jā. Tu 15 gadu tu ļoti labi māk vienu lietu, lai visi citi redz, cik es daudz labāks esmu. Tagad. Cilvēkiem ļoti patīk aura formot. Vienu brīdi bija tāds tā kā, visi bija ļoti nonchalanti un aura formoja. Un tad bija brīdis, kad tāds, actually būtu silly ir cool. Tā kā kādam Ilonam Mask. Un tad Ilons Mask sabojāja būšanu silly. Jā. Tā kā neviens vairs, tā kā, neviens negrib būt kāds silly nerd. Bet viņš sabojāja visu, tā kā kāds internetu joks aiziet, tad Elons Masks to izmantos vēl tweetētos, tas vairs nav smieklīgi. Tas ir instantly nomirst. Momentāli cringe, jā. Viss internetu humors, viņš nogalināja internetu. Jā. Kind of. Viņš tiešām nogalināja to visu kādu, like a red pill vibe. Tā kā viss, kas bija atlikumi, kas bija still cool, viņš to visu iznīcināja un padarīja super un cool. Viņš jau tvītoja, jo man īstenībā kādu laiku es neesmu skatījies. Viņš tvīto, viņš kaut kādu mēnešu vai diviem tvīto kaut kāds feeling extra based today. Viņš tā kaut tādu tvīto. Viņš tāds, I'm feeling based. Ukraiņi ir zagļi. Jā. Vai kaut kāda. Bet cilvēkiem pat nav neviens, kam vairs patīk. Tā kā es redzu, ka es ļoti dažreiz ieju Twitterī, man viņš nav pat telefonā vairs ieejas ar browseri. Tur vienmēr ir kaut kāds tā kā Twitteris mirs, mēs ienīstam, un tas droši vien mans algoritms, bet tā kā tiešām ir ļoti daudz laiks visam, kur tāds, mums vajag nogalināt šo cringe kropli. Bet kā cilvēkiem ir zaibāli, viss kāds AI, cilvēkiem tāds, we don't want this fucking AI slāp. Tā kā cilvēki ir visibly izbesījušies no visa šitā kaut kāda paradigma. Tā kā arī vairs neaiziet kaut kādi posti, kur tādi Europe must pay up. Tā kā nevienam tas nevienam nepatīk tas vibes vairs. Tas ir kaut kādi random boomeri, kuriem vēl liekas tā kā. Mums visiem patīk tikai Looksmaks. Mums patīk mūsdienās Looksmaks, mums patīk Clavicular. Mēs skatāmies ar Kārli viņa streams, mēs runājam par to, cik viņš ir skaists un cik meitenes neglītas īstenībā. O, šitā meitene, viņa
man rejektoja meitene. Un tad mēs ar Kārli analizējam viņas seju un sakām, kur viņi ir negalīgi. Viņas fucking zaudējums, ja viņi rejektoja šo smuko čali, tad viņi pat vainīgi. Es nekad nerejektoju. Fuj, tas ir, ja es gribēju būt tas smukais čals, nevis. Jā, es saku, nē, Klavikla ir tik smuks un viņš tā kā ir cool. Un ka viņš ir tā kā boss, tā kā viņam tāds, kāds kaut ko saka, un viņam tāds pohuj. Un vienkārši ļoti patīk, viņš tā kā boss liekas. Viņam liekas baigi veicās, jo es nosaucu bija īsti. Tas tā kā tāds fujies, kas kam liekas, ka dzīvē vienīgais, kam nozīmē, ja tavs izskats. Tad vajag visu iesākt, lai uzskatšātu savu vizuālo izskatu. Kas viņš taisa žokļu operācijas, un viņš daudz āmoja pa žoklu, lai viņš paliek ieplīst un vēl lielāks. Cool. Ko es to ieteicu pirms pusgada, kad es sāku hammer maxot, kas sit sev pa žokli. Un tad viņš mikrolūzumu veidojas, tad viņš auga lielāks. Un tagad tas ir mainstream, ko es viņam ieteicu. Un viņš lieto visādas eksperimentālas vielas. Viņam vismaz ļoti veicās, ka viņš nav dabūjis kaut ko. Labi, viņš moškies, bet viņš kaut ko dabūja internetā kaut kādu random ko ķimikāliju, ko es lasīju, ka moši palīdz kaut kādai sejas ādai. Viņš vienkārši iņicē savu visu kaut ko. Viņam ļoti veicās, ka viņš nav tur. Tagad bija tie bodybuilders, ko es inicēju savu sintolu un tam līdzīgi viņam beigās viss eksplodē un sāka tecēt. Viņam veicās, ka viņam sejai tā vēl nav noticis. Jā, vai tu pasties kaut kādu Sam Hyde, ka viņš arī tādā viņš tas kaut uzblīdz, tad viņam randumēt, ka sāk baldot visu aizmuguru. Ko viņš savu sejai ķipa dara? Viņš nedara neko sevi, viņš lieto kaut kā testu vai kaut kāds, viņš tā kā kaut human growth hormone vai kaut tādu. Viņš to sāk darīt, viņš izties drausmīgi. Bet klāva konkrēti, viņš īstenībā, man liekas, viņš ir tā kā daudz strateģiskāks nekā varētu izlikties. Viņš tā kā jau sen tajos luksmēks ar fórumos tur rakstīties trakās lietas, bet daļa no tā var just ir tas tā kā all-lai šokādi, lai es tā kā būtu characters. Vai ka viņš tagad tur teica, vai viņš teica, es tur arī salauzīšu kājas, un to viņš to nedarīs. Tā kā viņš to dara, tas viss tā kā ģenerē ļoti attention, viņš ļoti labi ir. Viņš tā kā izdarīs vienkārši perfekto ceļu, kā nonākt līdz kādiem augstākiem reitingiem kick streamā, or something. Tā kā ironiski, ka viņš to savu galvenais, būtu izskatīgam, tad tu dabūsi visus meitenes tam līdzīgi. Tad viņš visu to, ka viņš posto, viņš palika ļoti slavens, un tāpēc viņš ir ļoti populārs, tāpēc viņš iet, kad gāja tusēt, viņam bija daudz meitenes klāt, bet tāpēc, ka viņš ļoti atpazīstams tagad. Tad īstenībā beigās viņam bija lielāka nozīme, ka viņš kļuva slavens, nevis viņa izskats. Kaut gan viņš mēģināja, viņa likās, tikai izskats nozīmīgs. Jā, definitīvi, bet noteikti izskats ir svarīgāks nekā varētu likties, bet tā kā arī tas kaut kas ļoti neglīst, ka nevajag padoties. Īstenībā, man liekas, šis viss lookism lieta ir tā kā īstenībā diezgan cerīga, jo tā kā tu tiešām vari uzlabot savu sejas izskatu. Tā kā tas nav kaut kas tāds, kas tev vienkārši ir iedot seju, ja tu mjūvo, ja tu dari kaut kādas whatever lietas, tu uzlabos savu seju, īpaši tu esi kaut kāds jauns vīrietis, tā kā es domāju, tas ir tā vērts darīt, nav jēgas aiziet tik tālu, ka tu iņecē kaut ko sajā vai kā, bet tā kā darīt kaut kādas basic lietas, turēt pareizi muti, tas tev tiešām palīdzēs dzīvē. Tev liekas, tas ir stulbi, jo tev ir noteikti skaits vīriešu, un sievietē būs jāizvēlas kāds no mums. Tad, ja mēs neviens netaisam lūks maksāt, tad vienkārši tas neizdevīgi. Tas būtu, ka mēs visi maksājam 100 vai 200 eiro mēnesī, jo cita maksā 100-200 eiro mēnesī kaut ko. Bet, ja neviens nemaksā, tad mēs maksājam, lai sievietēm būtu labāk, skaistāk. Tas ir actually. Ja mēs neviens neko nedarām, tad tāpat kādu mums viņam jātiekās. Jā, mēs varētu būt tā kā kaut kāda Krievijas džeka, kur kaut kāda tā kā kropi, orki, un tā kā viņiem diezgan normāls meitenes. Jā, visiem tiem kamčatskas krieviem, viņiem visiem ir smuks meitenes, viņi paši izstāsta tā kā. Viņiem ir kaut 21, viņiem izsās 45. Viņam māte atkāpušies, viņi morbidli viņi dzēr katru dienu, viņi bija bloated visu laiku, viņiem ir sieva un mīļākā. Tad, kā jēga tev nahuji censties un riskēt ar dzīvību, kad tam operācijām vienkārši neviens nedara neko. Bet es arī domāju, ka krievenē vispār necefīt kaut kāds klavikulārs. Jā, viņš pēdīgs, viņš pat daudz sievišķīgs. Kas īstenībā tagad tev jau atņem izskatu, tas, ka, ja tu izskaties, ka tu centies būt smuks, tas atņem punkts. Tev būtu tā, ka viņš netīšām, viņš pat nezina, ka viņš smuks. Bet, ja tu esi viņš tā kā, ka viņš bija lieto kaut vai SPF 500 vai kādu to saules apdegumu, ka tu jau esi pēdīgs automātiski. Jā, jo meitēm tiešām pārsteidzoši maz patīk kaut tā kā Markus Rīva tipa. Viņš izsās homoseksuāls. Jā, Markus Rīva vispār tā kā lūks maksā, kā mēģina iztīdīt. Viņš senāk nebija pārāk glīds, tā kā bērni, jo viņam bija kaut kāds horrible acne, un viņš tiešām ir lūksmēks. Viņš ir original lūksmēks tas īstenībā. Viņš ir original lūksmēks. Un tā kā
Un, bet jā, tā kā meitene arī, par kaut kādu klavikulāru, protams, viņš ir conventionally attractive un tādā garā, bet nav tā, ka ķiva. Jā, tas fēkš tev nebija neviena meitene, tagad tev fēkš būs viss. Vai, piemēram, ir tie vēl citi, ko Luksmēks ir viens tas čoks, kas Brisbanā mauc par kādiem bāriem. Un varbūt viņš to dara speciāli, bet viņš vienmēr nonāk kādās stulbās situācijās, kur viņam tāds, viņš kaut ko sadīšās, kaut ko sievieti, un vecinājumā tā kaut kādā drāku vecinājumā, you're ugly! Viņš tāds, what the fuck are you talking about, you fucking bitch, look at your fucking face, you fucking mid-face maxilla kaut kas, tā kā. Vienmēr kaut stil, tad viņam vienmēr kaut kortizola ir spiking, Jā, viņš saprot, viņš aizbaida viņus. Tad pienāk kaut kāds, īrs apisies, tās, jūs gan smuksējiem padiet, viņš jautras. Viņš būs nosēt, viņš nav mazgājis zobus 2 dienas, viņš tā pohu, viņš tas jautras vecis. Es iešu ar viņu tusēt. Bet viņam žoklis nav attīstījies galam. Es pat nepamanīju īstenībā. Esmu piedzērs. Man nepatīk tās vibes. Viņš ir jautrs un tu neesi viss tagad. Viņš vienkārši vēlas kādu jautru fujeku. Tad, ja tu neesi jautrs, tas tāds awkward. Tad... Vai arī tas kaut kāds psychotic or something. Ja tu biedēji viņus, tad tas nav baigi. Jā. Un tad viņš vēl nonāk kādās situācijās, kur tā kā... viņš dažreiz nomago kaut kādu fuja, kur viņam tāds, tur, tu biji sīgais pideres, ko tu izdarīsi, viņš tāds, es neko. Bet tas, ko tie čuvaki, kurus atļauj nomagot, tas, ko viņi nesaprot, ir tas, ka viņi ir kaut kādā streamā, un viņi actually to nevar sistiet. Un gudrākie, viņi saprot, viņi tādi, no, fuck you, vai tā kā, viens tā kā viņam kaut kādu cepuri nosit, viņš paņēma viņu cepuri tāds, un aizmēs prom tāds, what you gonna do? Un tas čals, viņš neko nevar. Tu nevari būt kaut kādā kamerā. Bet, lai gan tas Kalavakuras viņš nobrauc to cilvēku pirms mēneša. Nu jā, bet tas cilvēks, ka viņš nobrauc, bija to pelnījis. Viņš bija kaut kāds tā kā psihopāts, kaut kāds stream, stalkers, kaut kāds šizo retard. Viņam nekas nebūs par to, ja viņš nobrauc cilvēku, un viņam jautā, viņš beigs, viņš es ceru, ka ir. Viņa nav vismaz tiesa. Tas ir viens no labākajiem klipiem, ko esmu redzējis pēdējā laikā. Tas bija cool. Viņam likās, ka dabūs cietumā par to, bet viņam tas nebija. I hope he's dead. Jā, tas varētu būt clavicular peak. Es nedomāju, ka viņam būs vēl labāks moments par to. Viņš kaut kā aizies pa tālu, un viņš viņam viena injekcija pa daudz, un tev uz kaut kādu negatīvu reakciju sējiet, viņš būs blot. Iemēs kā tev bija sējiet. Tā varētu, jo viņš jau ir ļoti jauns. Viņam 20 gadi, likās viņam kaut 28, bet 20 gadi. Viņš sāka TRT jau kaut kādos 12 gados, tas ļoti agri. Viņš teica, ka viņš ir neauglīgs, vai viņam īsti nestāv kaut kas. Bet viņš teica, esmu izpētis 500 sievietes, un tad viņš tāds, es esmu kaut kāds, man nestāv. Jā, tas nezinu. Viņš tā kā ir kaut kāds, saka, viņš tāds ļoti stratēģisks, liekas tā kā tāds, viņš dara to un to, viņš tā kā baigi domā, man liekas. Viņam ir legit autisms, viņš ir ļoti īpatnējs, bet viņš nav stulbs, viņš jau mācījās medicīnas augstskolā. Viņš tā, protams, ka viņš tas stulbs. Viņš beigās izmet, jo viņš tā kā... Viņam atrada, ka viņam pilns kādiem medikamentiem, nelegāli medikamenti kojās. Viņš kaut kā pārdeva, vai ne? Viņš vienkārši fórumā postoja, un viņš tur postoja par to universitāti. Viņi tā kā nosūdzēja universitāti, ja jūs studenti, kur iesaka visiem, ja nelegāli piekt šitos sūdzu. Bet jā, ja tu tiesi medicīnas universitātē, viņš nav stulbs, viņš vienkārši tāds, tiešām tā kā tāds pats puikas, kas paliek apsēsts kaut kādām Pokemon kārtīm vai šahu. Viņš palika apsēsts, vienkārši izskata un viss. Viņš jau sākot vienkārši čalis. Jā, bet viņš kā mēģināja pareizo. Jo es, piemēram, uzzināju par viņu no tā kaut kāda Cookie King, kas bija kaut kāds prasa rēcīgs čoks. Viņš tā kā kaut kāds Luksmēks, un viņš tā kā viņa klauns kaut kāds. Viņš ir Jester Maxo. Viņš ir Jester Maxo. Viņš ir tā kā Jester Maxo. Un tā kā... Viņš vispār ļoti smieklīgs šoks Kukīgi. Viņš tā kā viens no tiem pirmiem, kas sāka tos kaut kādus Luke Belmāru, tos visus mīmus. Un tā kā viņš ir ļoti, ļoti labs šoks. Bet, bet viņš tāds jocīgs, kā viņš pēdējā laikā. Un viņš arī sāka Luksmēksot. Viņš sanāk bija kaut kāds handsome. Un tad viņš tā kā norijās. Viņš kaut kāds palika kaut kāds neglīts un resns. Un tad viņš tā kā tagad sāka Luksmēksot. Viņš ir atkal ļoti handsome. Bet viņš tā kā kaut kāds jocīgs palika. Jā, un pēc tam, kad... Viņš bija laikam mašīnā ar klavikulāru, kad nobrauc to fujeku ķipa. Un viņš pēc tam kādā streamā, ko tā kā tēlāk viņš rāda. Viņš tāds, es tā nošats. Tas tajās tik fucking weird. Tiešām tā kā kāds medieval jester, tā kā tēlo, ka rāda. Nezinu, kāda interesanta. Man patīk šie tēli. Mums vajadzēja jaunu kaut kādu sēriju ar...
kādiem alfa male influencers. Pagaidām Clavicular ir noteikti interesants, kā Andrew Tate, kā mēs runājam, pirms tam viņš ir totāli washed. Jā, tāpēc visa aura ir pazudusi. Viņš ir mainās te tālāk, jā, tā bija kaut kāda alfa male fujek, tā kā visi tie, Tate veidīgie, kas visiem apnika, un tagad ir Luksmaksē fujeks. Tā kā, kaut kas līdzīgs, bet citādāks, tā kā Inši, viņam mazāk tas hustle, viņiem pohoja par kaut kādu biznesu vai kaut kāds tā kā. Būtis nav jēgas biznesam, vienkārši, ja tu būsi skaists, tev viss cits dzīvē būs. Tas ir kinda cool, jo tas Tate, viss tas bija tā kā kaut kāds tieši kā scammer paradigm. Jā, un viņi neskamoja. Viņš bija ļoti slikts. Viņš vienkārši neskamoja, jo es pats nahuju sa viņicē kaut kāds huiņas sejā. Un es palikšu smuks un bagāts un veiksmīgs no tā. Man liekas, tas no jādara. Viņš still pārdod kaut kāds protokols, un gan jau kāds bērns sevi nogalinās, mēģinot iešpricēt TRT nepreizajā vietā. Bet man bija apnikušies tie visi kaut kādi meme coin scami un kaut kāds tā kā viss tas. So. Jā, visi tie Jake Paul veidīgie. Viņi visi vienā, tā kā viens tas pats cilvēks. Viens tas pats cilvēks. Jake Paul ir probably 5 miljārdi. Viņa apnika, vai kaut jaunu, kaut jocīgi tādi, kas jūs tādās. Man bija tik savādi, ka šis Jake Paul kāvās ar Anthony Joshua. Man tas pielēdz tikai pēc tam. Man bija tāds, Anthony Joshua ir tas čoks, kas ar Usiku boksējās. Viņš ir ļoti labs boksērs. Viņš ir savā pīkā, viņš vai nu vismaz tūs savam pīkam. Viņš ir top 5 pasaulē boksērs. Jā, viņš nav tā kā, viņam nav 51 gads, viņš ir ļoti labs. Viņam nav kaut 7 gadi kā Maikam Tysonam. Un plus viņam tā kā, viņš ir kaut 28 centimetri garāks, 40 kg muskuļu masas smagāks. Kāpēc kāvēs? Viņas nesaprotu. Būs tiešām tā kā viņš jau sita pa īstam. Un pat ja dabū daudz naudas, bet ja tev pasaules smags vairs nodauz, tur diezgan tā kā sapist savu smadzenes, ja pat ko CTI dabūt garantēt. Tev būs, nopietni seksē dabūt. Varbūt viņi tur bija kaut kā sarunājuši iepriekš, kad likās, ka viņš nesatīs viņu tik traki vai kā, bet Anthony Joshua īstenībā ir kaut kāds riktīgi kruts čoks, viņš tā kā ir tāds ļoti sakarīgs, viņš ļoti atbalsta Ukrainu. Viņš papis uzsikam, un viņš cēlāk to uztēr, viņš kā divreiz papis. Viņam prasīja, tu trešo reizi cīnīsies, tāds, nē, uztiks ir labāks par mani. Tad viņš tā kā rīktīgi cool čoks. Nice. Jā, tas jau žēl, ka kaut kādu nedēļu pēc tam varbūt to hairo, kad Jakes Paul, bet viņš gan iznomira kaut kā kārkrāš, Āfrikā. Jā, tajā mašīnā kaut 2 nomira vai kaut kas tāds. Viņš knapi izdzīvoja. Bija vīds, ka vēl klākā no mašīnas viņš tā kā šokā, ka tu esi tā kā fatālā autokatastrofā. Tā kā trīts vai tās. Tas ir crazy, jā. Un es nostījos tās cīņas, un tā kā, varbūt ārpus Maira Brieža, bet tās ir Usika tuvākās cīņas ar Anthony Joshua. Īsmējā, Mairas Brieža bija vistuvākais, lai viņāda Usikas tik svieklīgi. Mairas ir literally kaut kāds, tā kā, ar ko visu varētu tā kā teikt, ka viņš ir visu laiku labākais boksers. Viņš tā kā, tas liekas jocīgi teikt, ka Usikas visu laiku labākais boksers, bet man liekas, viņš objekti, tā kā nav nevienam tā, ka viņš ir dabūjis tik daudz titles. Visus heavyweight, visus, laikam, nezinu, kas tos to vidējā svaru, tā kā viņš visus uzvarēja kaut kādā primā, vai 2 reizes, visus labākos, kaut kādā ļoti kompetitīvā ērā. Un neviena cīņa nebija tik tuvu kā ar mūsu māju Briedu, cik smieklīgi. Ar mūsu, kas ir mūsu kaut kāds tā kā klauns. Viņš mums tiešām. Viņš ir fucking goat, tad Mairs Briedis, tādā ziņā. Viņš ir tāpat tās, kādo fujiek sauc mums laikam? Clavicular. Tā kā viņš ir apsājis uz izskatu, tad Mairs Briedis bija apsājis uz boksu, tā kā tas ir viņa autisms. Viņš vienkārši bija tā kā ļoti labs boksā. Viņš tā kā tiešām mūs tā kā ciema ārste. Bet viņš bija tā kā Muhamedam Ali, kas būtu vinējis visas cīņas, bet vienu viņš knapi vinēja. Mūsu Latvijas tagad. Jā, es jau aizmirsās, ka mums bija tāds Mairs Briedis. Viņš vinēja pēc punktiem, un ja viņš būtu zaudējis pēc punktiem, būtu tāds, viņš īstenībā vinēja pēc punktiem, bet nebūtu tāds viņš tā kā obviously tā kā čītoja vienkārši. Īstenībā viņš man liekas būtu vinējis pēc punktiem. Bet ja būtu Mairs Briedis pēc punktiem vinējis, būtu tāds bišķi negodīgi, bet labi, tas nebija tā kā viņš netika knockdownāts kaut kas tāds. Tas ļoti inšīgi. Cik laikam aizmirst, ka Mairs Briedis bija ļoti labs boksers. jā, tas tā kā pilnībā aizmirstās. Cik ļoti viņš varēja kaut ko tagad. Viņam tagad būtu daudz vairāk naudas, ja viņš tiešām būtu kaut kāda citādāk. Jebko, burtiski jebko. Burtiski jebko citādāk darīt. Viņš vienkārši, es nezinu, kaut Maira Brieža boksa skola. Iedomājies, cik tur iet kaut 100 bērnu. Tā kā tu varētu vēl uzskrovēt cenas, Loģiski, jā. Kaut vienreiz parādīties mēnesī. Tev nav nekas jādara. Sveiki, bērni, esmu Mairs Briedis, Latvijas boksa leģenda. Tu noalgo cits boksa treneris, nāc pie Maira Brieža akadēmijā. Tev būs labāka alga, visi iet pie viņa boksēties. Tev nekas pašam vajag nav jādara. Tik pa laikam jātaka, vienreiz mēnesī ienāca, ja uzstājas, tu 6. datumā pats Mairs atnāks. Viņš pamācīs kaut ko tiem bērniem.
Viņš būtu tiešām, viņš bija tik tuvu, lai būtu numur 1 mīlētākais sportists Latvijā. Jā. Viņš infinite goodwill no latviešiem. Jā. Tāpēc viņš tagad downfall, ka tu augstu uzkāpi. Un tev nekas tāds, viņam nebija kaut kāds pedofīlijas skandāls. Viņš vienkārši tik lēnām izpostīja visu savu dzīvi. Vienkārši vienu pēc otru kaut kādu. Un neviens moves nebija tas tagad viss. Ķipa bija tā kā tūtam, bet nebija kaut kāds viena drausmīga lieta, ko viņš izdarīja tāds, labi, ka Putins nogalināts. Viņš nekad neko tādu nepateica, viņš vienkārši consistently teica, ko tik stulbu un darīja, ko tik stulbu, ka viņš sākumā iznīcināja visu savu respektu ar to Jefo, tad viņš kļuva par ļaunoci, viņš atbalstīja logiju Krievus, bet viņš arī nebija pietiekami brave, lai actually atbalstītu Krievus, ķipa. Tā konsekvenci dēļ, I don't know, Stadīja Mairis, Briedis. Es laikam visu no tā, ka viņš tāds pastulbs vienkārši. Viņš ir pastulbs un ļoti mankārīgs, ka viņš nemaksāja kodiem, kas viņa komandā bija. Viņš tā darīja? Viņš sapis visiem. Jā. Jā, man prieks, ka man izdevās saskrūvēt šo tehniku, un mums bija iespēja ierakstīt podcastu. Yes. Jā, tā kā... Tu to dosies uz Islandi? Jā, es došos uz Islandi, jā. Ko tikko ziņās, Trumps teica, man vajag Islandi pievienot ASV. Viņš laiks sajās Islandi Grenlandi. Viss ir tuvu Islandi ar Grenlandi. Tāpēc viņam bija jūka. Viņam vienkārši jūka Islandi un Grenlandi. Kas īstenībā, es biju mazāks, man visu laiku jūka, jo Grenlanda ir ledainu un Islanda, kas Islanda, viņa ir zaļa. Tad viņa tā kā loģiska jūka. Tā kā viņam tā kā es ceru, ka nenotrieks to pasažieru lidmašīnu, ko amerikāņu F-16, kas... Jā, kaut kāds Trumpa demens dēļ, tā kā viņam tāds, fucking, tur nezinu. Plus viņš pasaka, uztaisiet no flight zone apkārt Islandē, viņiem tie citi ģenerāļi tādi, I guess, labi. Un tavu lidmašīnu tur lidot, tad vienkārši tev, tas būtu tik apkaunojuši nāvi, ja bija kaut kāds Air Baltic. Air Baltic, notriec. Notriec Air Baltic, ar kādiem latviešiem. Man bija prieks atgriezties Latvijā no Austrālijas, bet kā Latvijas lidojumā bija tik annoying kaut čovak. Viņš tiešām viņš ēd kaut skaļi šņauc iekšā puņķis. Fuck you. Viņam bija kaut pretīgi pirksti, un viņš ēda Pringles, viņš bāzi kaut kā dziļi, un viņš kraušināja, un viņš šņauca puņķis iekšā visu laiku. Tas bija tik nasty, un aiz muguras sēdēja kaut kādi tādi pretīgi Tallinas kvartāla oficinieki, kaut 33, 35 gadi, un viņi komentēja par to, cik resna ir Stjuārti un Neglīti. Un tas bija vienkārši tik kaut kāds tas Stjuārts gan tur. Tas vienkārši disgusting, vai tāds netīrums no kreisās puses, no aizmugurs kaut kāds tāds just a bad. Tāds vibes, kad viņš šādien kaut kāds sazāļot meitenes, tāds pat nerēcīgais masāģiniem, vienkārši kaut kāds tāds pat nerēcīgais. Tāds what? Yeah. Tas nerunā to skaļi, Plus, man liekas, kopumā lidojumā atpakaļ ir viss nepatīkamāk, jo tu lido mājās vienkārši. Tu nekad netiesi kaut kādu smuku valstu, vienkārši tu biji ceļojumā, tagad to jātiek mājās. Man vienmēr viss tie lidojumi apkārt tādi besīgi un nepatīkami. Man nav bail lidot lidmašīnā uz kaut kādu vietu. Bet atpakaļ lidot, man vienmēr ir bailīgi lidot, jo tāds viss, kas notiks, būs, kas nosūtīšās. Atpakaļ ceļš vienam, tas ir turpceļš. Tas jau kāds tā nosaka. Tā ir kā tev personīgi. Jā, man personīgi. Okay. Es nedomāju visiem cilvēkiem pasaulē. Zini, kāds tas vibes tiem čokiem bija tas, ka viņiem ir draudzenes mājās, un kuriem viņi ir kinda kakti ķifa, un tad viņi viņi jau tāds, mēs tagad varam džekiem, tas to rasno spretīgo. Tas vienkārši, what is this? I don't know. Tristans teica, tā nerunāt par sievietēm. Viņš ir džentelmens. Plus viņi tev pienes aliņus. Ja viņi dzird, ka tu esi resni, ka tu nosauc par resni, tad viņi to nepienes. Tas bija kaut kāds Finnish Airlines, tā bija Somieta, viņi nesaprata. Tu jau bija nezinu, mašīna Latvijas iesa. Jā, true. Viņi bija ļoti pārsteidzoši rasa priekš Stjuārts. Es nebiju redzējis tik rasa Stjuārts. Viņš jau nevar būt baigi rasnis, jo tev jau kaut kāds limits to jātiek. Jā, tas bija tā kā, they might have had a point, bet tas bija pretīgi, protams. Tas bija ļoti nesmīgi. Es redzēju lielāko sievieti pasaulē pirms nedēļas. Es sēdēju spicē, man bija izlādējies telefons, es vienkārši sēdēju kafejnīcā un tagad sēdēju un tagad skatījos apkārt. Es īstenībā inčīgi, sajūtos, spīts īstenībā kā Dubai. Jānis piecēlās no... Nē, viņa bija tā kā sieviete, manā vecumā, teiksim, tad viņai bija apaļīga seja, un tāds viņai liela pufēka un apaļīgas kājas. Viņa ir tāda liela, bet viņa nav tāda komiska liela. Viņai plēci, es nezinu, tā bija pufēka vai kāds, viņai bija tā kā
ir tas, ka Lil Palmas un Kaņa Vestā dziesma tas. Zini, tas lielā žakets. Jā, viņi izskatījās tieši tā. Es skatījos, es mēģināju, man jau kaut kāda optiskā. Nu, tiešām man likās, gan jau es viņai aiz sienas tā krāsa, pufēgas krāsā, ka viņa izskatās tāda komiska liela. Es ieskatījos, bet nē, tā bija viņas visi pufēgi. Viņai bija pufēgi tiešām 2,5 manis. Viņa būs platākā sieviete, ko esmu redzējis. Mošā bija tāda pufēga, viņa tiešām tik jocīgi tieši tajā klipā, tas Lil Pump klipā. Un viņai nebija tik liels ciskas, kas mečo tos. Nē, viņa bija apaļīga, viņa izskatās, 130 kg. Tad, liela sieviete. Bet viņa tie pleci bija, es pat neesmu nevienu čali, viņa milzīgs powerlifters un vēl papildus. Tik liela cilvēka, tik plati cilvēki nav. Viņa tiešām bija tieši plata. Kāpēc viņa nenofočēja? Man telefons izlādējās. Okay. Bet, ja man būtu kā nofočēts, nebūtu viņa pamanījis, bet viņa bija sēdējis nākamajā telefonā. Tagad es vienkārši skatījos kādu pusminūtes, bet man kaut kas jūga jau. Nevajag būt tik plati sievieti. Viņa bija tik plati. Es biju vienkārši šokā. Nē, dažreiz ir šokā. Jā, un Amerikā viņām vēl ļoti patīk ģērties ties fucking leggingos. Jo tu esi rasnāk, jo tev ir kaut kādi tie melnie leggingi, kas man tā jau rievis. Un tad tu redzi, tas formas viss ļoti labi. Jā, varbūt man nevajadzētu skatīties vai kā, bet es nedēļu grūti. Es kaut kādā Disneylands rindā. Es man tiešām kaut kā disturboju. Vislabākais ir tos ļoti apaļīgi. Tā kā amerikāņu stila apaļīgi, kaut 140 kg. Un tev ir legging, bet tev ir ādas krāsas legging. Jā, viņam bija tik bieži, viņam bija ādas krāsas legging. Viņa pliku divas, stāv tāds anētie legging. Jā, un ar kaut kā ļoti jāroši, viss tik ļoti weird shapes un damn. Jā. Kas būtu kā džeka ekvivalents? Jo tas, man liekas, ir sliktākais, kā sieviete var iztīties. Džeka ekvivalents, es to pateikšu, es kaut kādā pirms dažiem gadiem mēs bijām, man meitene un čoms, un viņam CEO, mēs bijām veiklā, tajā pašā spicē īstenībā. Mēs nācām laukā, un es iznācu pirmais, man bija jāgaida kaut kāds pusminūtes. Spicē kaut Resident Evil spawn point. Jā, tā kaut mini Dubai, es saku, ļoti dīvaini cilvēki spicē. Es iesaku, ja tev nav ko darīt, vienkārši aizmās bez telefona spicē, paņem tēju un skaties. Un es izgāju laukā, es skatījos. Un tā bija silta vasaras diena, un tur bija čalis ļoti apaļīgs. Un viņam bija krēkls līdz nabai, ka viņam tagad viss kuņģis, viņam nevis kuņģis karājās, tagad maņais būtu pacēls. Viņš bija tik rēsnīgs, viņam ir kuņģis zem jostas un starp pusē līdz ceļiem, tik tālu. Starp cīnci un ceļiem viņam kuņģis vienkārši karājās, viņam maika, tieši līdz jostai. Un viss zem maikas, visas kuņģis, kaut kādu 40 centi, kuņģis karājās. Un es savai meitenei posēju, cik bija īpatnējs čalis, un tam līdzīgi. Un tad nāca man čoms un viņam meitene. Es gribēju teikt, pasties uz šo īpatnēju čali. Un tas pēdējā sekundē pamanīja, ka tas čalis ir tai sievai tēts, ko es biju saticis pirms tam. Tagad tas bija viņai, es vienmēr, cik būtu apkaunojuši viņai, ka es savu paskaties uz šo īpatnējo cilvēku. Viņa tas mans tēts. Shit. Tu zini īstenībā, es to pēc tam pateikšu, kas viņš tāds ir. Jā. Viņš tagad notevēs. Es gan jau maška bija stāstījis, bet vienkārši. Jā. Es gan šos vizuāli ļoti nesmuks kāds čalim viņam, ka to visu kuņus karājas. 40 cm kuņus tāds tagad nokarājas. Īstenībā šausmīgi. Jā, ok. Es biju ļoti tūlē apkaunot sevi. Vienmēr, ja tev pasties uz šito un tāds. Pasties uz to kropu. Tas ir mans tēvs. Es biju vienu reizi mūžā saticis, tagad es pēdējā sekundē es zinu viņu nahuj. Tas ir viņai teica. Es biju tik tūlē, pateikt. Man ļoti paveicās. Gan jau viņai būtu lielāks kauns nekā man, bet man būtu. Jā, probably viņai būtu lielāks kauns, un tev tas esmu sabojājis attiecības ar šo cilvēku. Vai tu nebūtu sabojājis attiecības, tu vienkārši vienmēr būtu kaut tāda kā viņš power position. Tādā ļoti ākli, ka viņai zemapziņā tāds, viņš tā kā ņirgājās pa ģimeni, bet es jau nezināju. Jā, tā kā tu nezināji tā, viņš tas ok, mēs jau zinām Kārlim, kāds melnais humors un tā, bet tā kā tas tieši par mani ģimeni. Jums vienkārši būtu tā, ka jums nebūtu īsti par ko runāt vai kaut kas tāds. Bet viņš tagad ir jūs abi to atcerētos. Viņš tagad ir tievs tagad, tāpēc. Tā kā actually tievs? Viņš ir tievs. Viņš notievējis? Tā kā uz empekta tievs tāds. Ok. Jā. Viņš ir tievs, viņš tiešām kaut 80 kg. Bet tā, ka viņš izskatās tā, īpatnē, kā kūstošs sveci, ka viņš nav tāds viešīgs, viņš vienkārši tāds. Man ir apnikuši tas kūstošo sveču ģipa cilvēku. Tā kā, tiešām tā kā man nepatīk skatīties uz viņiem. Jā. Nevajag visiem uz empekta lietot. Tiešām nevajag. Emīļa Šumerē jābūt tādai čabīgai. Kādu arī. Porky innkeeper. Mums vajag porky čaļus, mums vajag kas izsās kaut vācu sievieti, kam 9 bērni. Mums vajag tādas tēlus. Nevajag visiem būt jābūt skinny. Jā. Tev dieviņš devs būt apaļīgai, tad
Tev labāk piestāv būt apaļīgai. Citi nomet 60 kg un paliek neglītāk. Jā, tā. Ok, jā, anyway. Labi, paldies jums, visu labu. Čau.